tiek ļoti normalizēta neveselība, veselības problēmas. Vecākiem tiek arī teikts, ka tā ir norma, ka bērns slimo reizi mēnesī. Es pakļauju bērnu nāvei, kāds veids analīzes. Tas ir bezatbildīgi, un mēs nedzīvojam pasaulē, kur viss ir tikai labi, kurš zina, kā ir jābūt. Un tad es sapratu, ka man tā vietā, lai mediķis, kurš ir iecerēts, lai palīdzētu cilvēkiem, viņš man ir nodarījis kaitējumu, un saproti, ka vienīgais ceļš, kā tev dzīvot, lai ir sākt uzņemties atbildību. Ja tev nav kārtībā ķermenis, tev nebūs kārtībā nevienā dzīves jomā, ne finansēs, ne attiecībās. Ja slimība jau ir fiziskajā plānā, tā ir jau gala stacija. Un mūsdienās tāpēc arī ir tik daudz problēmas sabiedrībā, ka vairs nepastāv dzīves intuitīvas zināšanas. Tāpēc, ja man kāds sāk kaut ko pārmest vai mācīt, cik dzīves ir tās tavas zināšanas un cik tu vispār esi adekvāts tajā, ko tu nes cilvēkiem, un parāda vispār, kā tu pats dzīvo. Sveika! Sveiks! Ko ēd šodien brokastīs? Svaigs piest apelsīnu sulu. Tas arī viss? Tas arī viss. Tikai suliņi, ja? Jā, tie ir elektrolīti, labākais dienas starts manam ķermenim un manai sugai, jo es zinu, kurai sugai es piedaru un cenšos arī šādi ēst un dzert. Kurai sugai tu piedari? Frugivore. Pastāst vairāk. Tas ir cilvēks, kurš pārtiek galvenokārt no svaiga uztura, no augļiem, dārziņiem, visa, kur ir strukturēts ūdens un elektrolīti. Un individuāli man tas liek vislabāk justies, visvieglāk, visenerģiskāk un dzīvāk. Tā es arī pieturos pie tā. Es saku, esmu pilnīgi pretējs. Jā, mēs esam dažādi. Esmu 100% karnivors. Sēdu tikai un vienīgi gaļu, orgānus, olas, taukus. Un tā tas bija mans labākais lēmums manā dzīvē. Un tāpēc uzdodu šo jautājumu, lai arī izprastu otru cilvēku, bet tas jau ļoti daudz ko uzreiz pasaka. Kādi mēs esam satikušies pie viena galda. Jā, vai ne? Jā, polaritātes pievelks. Jā, tieši tā. Kāda ir tava izglītība, ko tu esi mācījusies un kas tev saistīja visā? Sākotnēji mans sapnis jau kopš agras bērnības, rakstot domu rakstus un klausoties skolotāju uzslavas komplimentus, bija kļūt par žurnālistu. Es uz to mērķiecīgi gāju. Un arī to laiku, kad stājos iekšā universitātē, komunikācijas zinātne un juristi, bija divas pieprasītākās jomas, un tur konkurss bija 100 cilvēku uz vienu budžeta vietu. Es arī izturēju, pabeidzu žurnālists un bija strādājusi Latvijā zināmā laikrakstā. To laiku top laikrakstā, un kā korespondente biju gan Eiropas parlamentā, gan Amerikā, Norvēģijā, veidoju materiālus pārsvarā par sociālām tēmām, arī par bērnu adopciju, bāriņtiesām. Tās bija tādas tēmas, ko es pētīju, un pēc tam nonācu, kā to mūsdienās saucu, reproduktīvās vardarbības ritenī. Tas varbūt ir skarbs nosaukums, bet tā es to redzu mūsdienās. Uz 10 gadiem ārpus karjeras, bet tajā pat laikā tik un tā. Šis bija ļoti fantastisks laiks, jo es turpināju augt savā apziņā un apgūt lietas, kas ir manai sirdī un kā es vēlos tālāko savus dzīves ceļu. Ir holistiski naturopātijas veidā palīdzēt cilvēkiem saprast saknes cēloņus un dzīvot katru dienu ar vien labāk. Tātad tu sāki savu ceļu kā žurnālists? Jā. Un pēc tam ar pētnieciskām metodēm, jo es pārvaldu informācijas meklēšanas metodas, kas ir ārpus Google burbuļa. Tad, kad man tas bija saistoši, sanāca, ka es neapzināti kļuvu par blogeri tieši profilaks imunizācijas jautājumos, jo man tas bija aktuāli. Man tūlīt jau dzims bērns, un es saprotu, ka man nāks virsū ar šprici stacionārā. Tas ir neizbēgami, bet es par to šprici sastāvu iedarbībām neko nezinu. Un es sapratu, ka es nevaru pateikt ne jā, ne nē, jo man nav informācijas, un neesmu tas cilvēks, kurš deleģē par šādām jomām atbildību citiem.
Tāpēc vienkārši ar šīm te pētnieciskās žurnālistikas metodēm sāku meklēt, jo tas, ko rādīja Google, man neapmierināja. Es sapratu, ka tas ir vienos vārtos, un mēs nedzīvojam pasaulē, kur viss ir tikai labi, kā to reklamē tieši šī mākslīgās imunizācijas jomā. Tas, ko es atklāju par īstenību, vecāku pieredzēm, par to skarbo realitāti, man tik ļoti šokēja, ka es izlēmu izveidot vecākiem vietni, kur arī viņi var uzzināt faktus vienkāršā saprotamā valodā ar atsaucēm, lai pieņemtu savus lēmumus. Bet man ir jautājums, man personīgs dabas interesējošs jautājums, cik ilgi prasa iemācīties šo žurnālistiku? Un ar ko tas atšķirās no, teiksim, tā parasta cilvēka, kurš mēģina atrast informāciju internetā? Iemācīties žurnālistiku, ir jābūt vērienam. Redzi, mēs katrs nākam pasaulē, un, kā es saku, mums katram ir šeit kaut kur galvas viducī zelta dzīsliņa, kas mūs savieno ar radītāju, ar viņu nodomu. Un ja mēs sajūtam, kas ir tas mūsu ceļš, tad tā plūstoši arī aiziet, un kur tad es meitene no mazpilsētas, no ģimenes, kur īsti tur nevar baigi nofinansēt tavu izglītību, izturēt tādu konkursu, iegūju mecenātu stipendijas un beigās vēl pasauli apceļoju šajā profesijā. Žurnālistika, ir jāatver lauks, ir jābūt ļoti daudzpusīgam, un ir jāmāk ātri norientēties tēmās, kas ir gan plus, gan mīnus, jo citreiz žurnālists domā, ka viņš ir viszinis un no augstprātīgas pozīcijas veido materiālus. Es gribētu teikt, ka mūsdienās Latvijā ir ļoti maz palīdz žurnālistikas. Tas jau drīzāk atgādina sabiedrisko attiecību produktus, jo žurnālistika ir dārgs produkts. Lai izveidotu vienu rakstu vai sižetu, ir iesaistīti vairāk cilvēku, tas ir tas ir korespondents, žurnālists, tur, teiksim, tad fotogrāfs, šoferis vai parasti fotogrāfs stūrē. Tas ir ļoti liels darbs, un mūsdienās maz, kur mediji ir gatavi apmaksāt šo darbu, tāpēc kas tiek darīts? Tiek vienkārši pārtvertas preses relīzes, nomainīts virsraksts, un preses relīze tiek publicēta kā žurnālistikas materiāls, vai arī tie cilvēki, kuri finansē konkrētos mēdījus vai publicē dārgas reklāmas, ir draudzīgi, un tāpēc viņiem tiek pielāgoti kaut kādi materiāli un kaut kāds mediju diskurss. Bet atbildot uz tavu jautājumu, kā var iemācīties žurnālistiku, droši vien kā jebkuru citu profesiju ar darīšanas metodi, ar praksi. Pirmie raksti man bija tādi, ka es nācu uz redakciju brīvdienās, jo laikraksts ir ierobežots telpā. Viņam ir rāmis konkrēts, tā ir lapuse, un tev ir jāietilpina virsraksts, apakšvirsraksts, teksts, bildes paraksts. Tu redzi, cik liela ir bilde, un tev ir vārdi jāpieraksta pat klāt. Un tas neuzreiz sanāca, bet tikai praksa un darīšanas metode, jo mēs esam fiziskā pasaulē un tikai ar darīšanu. Redzi, kāpēc es prasu es par šīm lietām, ko es stāstu, gan savos video, gan lietas, par ko es runāju savos podkastos, ir, teiksim tā, man tas interesē. Es to vēlos darīt, es vēlos šo informāciju pasniegt cilvēkiem, jo saprotu, ka, diemžēl, vai mēs tam gribam ticēt vai negribam ticēt, mēs dzīvojam kaut kādā nenormālā burbulī, kur mums daudz kas ir ļoti iestāstīts, un liela daļa, manuprāt, ir meli. Ja mēs runājam ir par uzturu, ir par sistēmu, ir par, kā lai pasaka, arī medicīnu, praktiski par visu, arī vēsturi tajā skaitā. Arī vēsturi, manuprāt, ir ļoti liela daļa vienkārši muļķības. Kas raksta vēsturi? Vēsturi raksta uzvarētāji, vai ne? Tie, kas to var arī grozīt pēc tam. Lūk, un šo visu saprotot, tad, kad es tajā visā pamodos, es sāku pats interesēties par to visu, meklēt, klausīties podkastus. Mums ir literatūra par brīvu pieejama, vai ne? Zinātniskie pētījumi arī mums par brīvu ir pieejama. Mums vesels Rīgas centrs ir par brīvu pieejams. Tad, kad ar atvērtām acīm iebrauc Rīgas centrā starp vēsturiskajiem namiem, rodas jautājums man vienmēr,
kurš ir būvējis šīs ģeniālās ēkas Jā. ar rotājumiem? Jā. Vai tiešām tie bija tie, kuri ar zirdziņiem jāja ar kaut kādām karietēm, neprašas, netīreļi, kā mums to pasniedz, ja? Neizglītotie. Un tad es paskatos lielveikalu šķūņus un arī daudz dzīvokļu namus ar kaut kādiem caurumiem fasādēs, Un to ir būvējis modernais cilvēks. Jā, to ir būvējis progresīvais cilvēks, Jā. un tad man ir jautājumi par vēsturi ļoti daudz. Nu jā, lūk, pie šī mēs arī noteikti varam pieskarties. Es redzu, ka ar tevi ir ļoti daudz tēmas, par kurām var runāt, bet tas, ko es tajā visā gribēju teikt, es tomēr neesmu nemācījies žurnālistiku, es neesmu ārsts, es esmu parasts čalis ar jautājumiem. Un mūsdienās cilvēkiem viņi skatās uz autoritātēm. Tad viņi tic tikai autoritātēm, ja viņš ir certificēts, tad viņam ir taisnība. Bet es ko sapratu, ka, es atvainojos, bet bieži vien cilvēki ir certificēti muļķi. Un šajā visā, kāpēc, lai parasts cilvēks nevarētu uzdot jautājumus un izprast to patieso patiesību, vai cilvēkam obligāti ir jābūt ārstam, vai viņam obligāti ir jābūt žurnālistam, vai viņam ir jābūt kaut kādam citam obligātai autoritātei, lai viņā vispār varētu klausīties. Skaties, tad, kad tu man uzdevi jautājumu, vai es atnāku pa tev uz podcastu, es te uzrakstīju, kāpēc gan jā? Jā, es biju samulst, tajā bija tāds, ok, bet un es šis sapratu, ir tas, jā. ka, ja tu gribi kaut ko darīt, šis laiks ir par to, tad kāpēc gan jā? Mums ir tiesības realizēties, bet te ir nošķirami divi virzieni. Tas, vai es daru, teiksim, kaut ko, kur ir atbildība. Piemēram, es esmu, mācos apgūst naturopātiju, bet tā nav medicīnas joma, un es arī uz to nepretendēju. Man nav jābūt ārstam, lai strādātu savā jomā, tā ir cita specifika. Tev nav jābūt žurnālistam, lai vadītu podcastu, jo tā ir iziešana ārpus rāmjiem. Kurš zina, kā ir jābūt, kā vajadzētu būt. Ar visu to, ka esmu pabeigusi Latvijas universitāti, par mani internetā var izlasīt dezinformāciju, ka esmu pašpasludināta žurnālistu. Iedomājies, ar visu to, ka es esmu ieguvusi žurnālistikas cerības balvu, ar visu to, ka tu izmācītos tagad par žurnālistu, kāds tik un tā vienmēr atrastu veidu, kā noniecināt, pazemot, bet tie jau cilvēki, kur nav mūsu apziņas līmenī, un, kā es vienmēr saku, es esmu liela sieviete pieaugusi, man vairs nav kā bērnam ar kādu jāsaskaņo tas, ko es gribu vai negribu darīt. Ja gribu, tad realizējamies, un ja ir dotības, vizuālais balss un ir šis te apziņas līmenis, ka tu vari cilvēkiem caur sevi, caur šādu podcastu kaut ko dot, tas ir brīnišķīgi, ka es te varu sēdēt un arī izpaust tās savas zināšanas. Tā kā esmu gatava jautājumiem. Redzi arī, kāpēc man ir tāds jautājums, tāpēc, ka pieņemsim mūsu šīs te iekšējās instances, kas uzskata, ka pieņemsim kaut kas ir dezinformācija, viņi to var noņemt no interneta. Jā, arī ar ko es esmu saskāries, diemžēl, bet parasti jau tie cilvēki, kas veic to pētniecību, kas uzskata to, ka šī ir dezinformācija, tie taču ir tie paši žurnālisti. Tā kā nec tas bija ārsts, nec tas bija kaut kas cits, lai viņš varētu to visu informāciju par to nodot un pateikt, ka šī ir dezinformācija. Tātad, kāpēc, lai es, piemēram, es sev pasludināšu par pasludināto žurnālistu? Kāpēc ne? Bet es taču to darbu varu izdarīt pats arī bez certifikāta. Redzi, žurnālistikā ir vēl tāda lieta, ka tur tomēr, lai gan tiek runāts, ka žurnālistam ir jābūt objektīvam, mēs katrs esam cilvēks un mums ir savas attieksmes pret dažādām jomām, un šo te subjektivitāti nav iespējams tā pastumt malā. Un tāpēc arī šie te cenzori žurnālisti, kurus finansē korporācijas un kur ir vienkārši daļa no tādas viens liels aģendas, tā varētu teikt, ja, viņi arī viņi pamatojas savās publikācijās un viņi pamatojas uz kaut kādu ārstu teikto, jo viņi it kā nointervē un palūdz viedokli un tad atsaucas. Ja? Bet šis te personāls, ko viņi uzrunā, pārsvarā ir
viņu to diskursu pārstāvoši, ja, viņu domu biedri, un viņi nemaz nepajautā 3 dažādiem avotiem. Vajadzētu uzrunāt 3 dažādus ārstus, jo tagad vienam ārstam netik sen bija iznākusi grāmata par cilvēka imunitāti, un es ar lielu interesi pāršķirstīju no A līdz Z. Un šajā grāmatā nebija gandrīz ne vārda par mākslīgo imunizāciju. Un ir ļoti daudz šādu ārstu, un tad ir jāskatās, cik ļoti viņi dīlo ar sistēmu, jo mēs katrs dīlojam ar sistēmu, nekur teleportēties mēs nevaram. Jā, tāpēc jautājums ir vienmēr par iekšējo nostāju. Es uzskatu, ka ja cilvēks pats nemācās par savu ķermeni, ja viņš nemēģina to izprast, kāpēc viņš reaģē uz kaut kādu vidi vai uz produktiem, tā kā viņš reaģē un ja viņš neko lietas labā nedara, tas nozīmē to, ka viņš nodod kontroli kādam citam. Un, manuprāt, tas ir ātrākais ceļš uz slimību, jo cilvēkam ir jāsaprot, kā strādā viņa ķermenis, ir īpaši šodien vairāk kā jebkad. Jo mums apkārt ir ne tikai piesārņota vide, bet arī ēdieni, pārtikas produkti ar veselu Mendeļejevu tabulu, kas mūs visus ietekmē. Un tāpēc, ja cilvēks uzskata, ka viņš var vienkārši ņemt un ēst pa labi, pa kreisi un pēc tam palūgt, lai viņam iedod quick fix ar petrolejas tableti, tad, diemžēl, no veselības tur nekas īsti nesanāks. Un tieši tāpēc es arī pats par to visu interesējos. Un dažiem cilvēkiem es pat esmu dzirdējis, kad tā kā parasts cilvēks bieži vien saprot savu ķermeni labāk, kā kaut kāds medicīniskās sistēmas pārstāvis. Tu zini, jā, es gan kā 4 bērnu mamma, gan arī vienkārši kā pat dzīves cilvēks, es saprotu, ka mūsu olbaltumvielu kamoli nevienam citam izņemot mūs pašus, vai labākajā gadījumā dažus tuviniekus neinteresē, nekādām slimību ministrijām, nekādam personālam stacionāros, un tāpēc ir ļoti pareizi šāda pozīcija neuzvelt atbildību par savu olbaltumvielu kamoli, kas sanāk, ka to ar vienu roku sevi liec iekšā visādas tur augu eļļas un visādi ļoti rūpnieciski pārstrādātu pārtiku, kas ir garšīga, jā, un šie garšu receptori mūs ļoti bieži vada, kāpēc tā arī ir vēl viena vesela joma, kurai nedaudz pieskaroties, tās ir neirogaršvielas. Tieši lielās korporācijas, globālās korporācijas pievieno pārtikai neirogaršvielas, kas ir īpaši izstrādāts un kas iedarbojas uz reptiļu smadzenēm, liekot pirkt konkrēto produktu atkal un atkal. Tas ir saistīts ar cilvēka audu sastāvdaļām, jo tas iedarbojas, vēlreiz saku, uz reptiļu smadzenēm. Var paskatīties veikalu plauktos proporcionāli, cik daudz ir violetās krāsas šokolādes batoniņu. Var redzēt, ka cilvēki tās pērk vairāk, jo tur ir kaut kas īpašs, kas viņus piesaist. Tāpat ir arī visādi čipsi un visādi saldinātie dzērieni. Ir veseli saraksti ar produktiem, kur ir šīs neirogaršvielas. Un tas viss ir toksiskais sloks ķermenim, jo mūsu ķermeņi ir tehnoloģija. Un vai nu ķermenis, kā biorobots, vada tevi, vai nu tu pārvaldi savu ķermeni ar savu saprātu un apziņu. Paldies Dievam, esam saprātīgas būtnes. Bet kā holistiskas pieejas piekritējai, man ļoti patīk vienmēr skatīties saknīti. Un saknītē, sociumā, mūsdienu pasaulē, rodas nākamajā, aiznākamajā dienā pēc piedzimšanas. Šī sakne tiek iesēta, kāpēc cilvēkā sākas destruktīvi mehānismi. Kāpēc? Tas ir smago metālu sloks. Smagie metāli nonāk organismā caur poti. Tās potēšana jau sākas kopš 3. dzīves dienas. Un pēc tam turpinās līdz 1,5 gada vecumam. Latvijā pašlaik ir 35 vakcīnas, ieskaitot kopumā tās, kas ir kombinētās 6 vienā, 3 vienā. Tātad mazs cilvēciņš saņem ļoti nopietnu smago metālu devu organismā. Smagie metāli nosēžas uzreiz blīvajās struktūrās kaulaudos. Tātad no 3. dzīves dienas sākas deģeneratīvi procesi kaulaudos,
kaulaudi sāk brukt kopā, bērnam ir jāaug ar taisnu muguru, jāiet pasaulē. Tā vietā viņam krītas un rodas arī radiācija ķermenī. Radiācija ķermenī negatīvi ietekmē visu nervu sistēmu, tāpēc ir tik daudz mūsdienās hiperaktīvi bērni, kam ir ļoti liels problēmas ar agresiju un pašregulāciju, un tā arī ir viena no saknēm. Bet kas notiek kaulu balsts sistēmā, tad, kad tur nosēžas, teiksim, smagie metāli, un smagie metāli, piemēram, dzīvsudrabs no kauliem izvadās 50 gadu laikā, ja? Mūsdienās it kā tiek uzsvērts, ka dzīvsudrabs vairs netiekot pievienots, bet alumīnija hidroksīds gan ir ļoti daudz vakcīnās. Un tad, kad bērnam attīstās, viņam ir jāattīstās visai šai struktūrai, viņam ir jāsāk staigāt, bet pēdas novietojums nevar būt pareizs, jo sākušies deģeneratīvi sabrukšanas procesi. Kas mums ir pēdās? Ļoti daudz aktīvo punktu, meridiānu, kas savieno tos ar visām orgānu sistēmām. Liekot pareizi pēdiņu, smuki masējas, visi iekšēji orgāni apgādājas ar skābekli. Tad, kad bērnam ir izjaukts, viņam ir deformēts, viņš neliek skaisti pēdu, viņam vairs nav taisna mugura. Mūsdienās bērniem ir ļoti liels problēmas ar stāju, tieši arī šis ir viens no iemesliem. Nenotiek skābekļa apgāde. Bērni jau saknē kļūst slimi un ar vecāku piekrišanu, jo vecāki pārsvarā neizprot šīs tēmas. Un šāda radiācija, tas ir toksiskais sloks, un vārds smagie metāli ir smagi. Šiem cilvēkiem arī pārsvarā ir arī smaga dzīve, smagi, grūti, ilgi. Tie ir atslēgvārdi, kā šie cilvēki iet pa dzīvi. Beigās ir arī pašdestrukcija dzīvē, viņi pārsvarā dzīvo toksiskā vidē, toksiskās attiecībās, ir toksiski paši pret sevi, dara savu pāri, strādā kaut kādos maz atalgotos darbos, mēģina sev izdarīt pāri ar negatīviem ieradumiem, un smagie metāli organismā kopumā ir ļoti, ļoti liela tā likumsakarība un iedarbību ķēdīte, un papildus tam vēl arī šīs te jau pirmajās dzīves dienās saņemtās potes izjauc līdzsvaru 5 galvenajās organismu sistēmās, sirds asinsvadi, endokrīnā, gremošanas trakts, kur dzīvo mūsu imunitāte. Ja tu gribi mākslīgi viņu nokaut un domāt, ka kaut kādas dažas vakcīnas pret slimībām, kuru ir tūkstošiem paveidu un mutāciju, ka tevi izglābs un nodrošinās tev dzīvi, tad man ir jautājums cilvēku, kā jūs vispār ejat no mājas laukā. Jo no stūrī var izbraukt mašīna, kā vispār var dzīvot ar šādu uzstādījumu, ka, ja tu nesapotēsies. Bet te arī jau ir runa par to, ka nestabils cilvēks un īstenībā cilvēks, kuram jau kopš bērnības ir iepotēts potes un smagie metāli, noteikti notiek hronisks iekaisums organismā, pavisam noteikti tas ir slēptie iekaisumi. Un tas nozīmē to, ka ķermenis un vēl autoimūnās saslimšanas, ka ķermenis sāk strādāt pats par sevi, ja tu gribēs tev to mehāniku arī var izskaidrot. Jā, lūdzu. Bet ķermenim ļoti daudz resursa aiziet, lai tolerētu apkārtējās vidas negatīvo ietekmi, un viņš strādā turbo režīmā, viņam daudz vairāk vajag spēka, lai vienkārši pārstrādātu pārtiku, lai ar normālām darbībām tiktu galā. Tāpēc šāds cilvēks izaug nenoturīgs komunikācijā, nenoturīgs pret kritiku un nenoturīgs pret manipulāciju. Un tas ir tas, ko es redzu arī strādājot ar mammām un tētiem, kuri ir nenoturīgi pret manipulāciju, pret zemākajām šīm te, kas izsauc zemākās reakcijas, vaina, bailes un kauns. Un šīs 3 jomas ir tas, uz ko pēc gataviem skriptiem uzspiež mediķi, jo viņi ir speciāli apmācīti. Internetā var arī atrast gatavus skriptus, kā runāt ar nenobriedušiem vai šaubīgajiem vecākiem par šīm tēmām. Un
Tas ir tas, kā ar mani, kā ar jauno mammu tika runāts, ar mani tika manipulēts, ka ja es nesapotēšu savu bērnu, dēļ tā var nomirt cits bērns. Tieši kā? Tieši kā. Un šī te manipulācija tāpēc arī iedarbojas, jo cilvēki ir ar izjauktu iekšējo līdzsvaru. Un ja tev ir vājš ķermenis, tu nevari būt spēcīgs mentāli un psihoemocionāli noturīgs un stāties pretī spiedienam. Tādas sievietes kā es ar savu strādāju ar savu ķermeni, tāpēc es varu būt noturīga un ļoti skaisti pasūtītais durvīm, jebkuru mediķi, kurš ar mani šādā veidā grib uzdrošināties manipulēt un pārkāpt manas un mana bērnu robežas, jo nekad viņš vai viņa neuzņemsies atbildību par to, kas tam bērnam būs. Un tā ir tā ļoti skaudrā realitāte, kas ir daudzās Latvijas ģimenēs. Un varu galvot gan tev, gan skatītājiem, ka atverot portālu ziedot.lv, vairums bērnu, kam tiek lūgti ziedojumi, ir vakcīnu cietušiem. Es saprotu, ka ļoti daudziem noteikti varētu būt jautājums uz kādiem pētījumiem, pirms balstīts tas, ka šie smagie metāli nonāk kaulos. Es pats to esmu dzirdējis, lasījis arī, es to neapšaubu, bet noteikti liela daļa tam varētu, teiksim tā, nepiekrist kaut kādā veidā. Bet tā ir tīri atvaino fizika un bioķīmija un bioloģija. Smagie metāli, viņi necirkulē mums asinīs. Viņi aizcerās audos un kaulaudos. Tās ir smagas, blīvas struktūras. Bet es domāju, ka PubMedā noteikti var atrast šādu tipa pētījumus. Bet saproti, mēs cilvēki, cilvēki ir pieraduši intelektualizēt visu ko, un mūsdienās tāpēc arī ir tik daudz problēmas sabiedrībā, ka vairs nepastāv dzīves intuitīvas zināšanas. Jo ir kaut kādas lietas, ko tu vienkārši, kas ir dzīve, ko tev ir mācījuši, ko tu intuitīvi vari saprast, kas ir jā, kas nē, un izsekot likumsakarību ķēdei, kur ir loģika, pamatojas, un, protams, ka ir arī informācijas resursi, kur tiek arī pamatots ar atsaucēm, tas, ko es stāstu, bet, ja mēs te tagad runāsim un lasīsim atsauces, un tā jau vairs nebūs dzīva saruna. Man pēdējā laikā īstenībā zinātne savā veidā noriebusies, tāpēc, ka visiem vajag visur atsauces, vai tas ir pierādīts, vai tas ir bijis pētīts ilgtermiņā, vai ir bijis arī placebo efekta, teiksim tā, termiņš, pētījums un tā tālāk, bet man ir atkal tāda ideoloģija, ka vai tas ir nācis no zemes, vai tas ir nācis no ūdens, ja ne, tas ir vēzis, punkts. Teiksim tā, viss, kas ir kaut kādā iepakojumā, viss, kas ir, teiksim tā, ielasotā šļircītē ar smagajiem metāliem un šādām te vielām, tas nav nācis no zemes, un tātad, tas nav priekš mums radīts. Arī nostīt, bet tu skaties, kas ir noticis pēdējo 50 gadu laikā ar zemi, cik ļoti ir samazinājies vispār augu. Pesticīdi un smagie metāli. Jā, un tu zini, ir viena kompānija, kur es nesen paskatījos, ko viņi piedāvā. Viņi piedāvā gan pesticīdus, viņiem ir tātad divas šīs te paketes, klientiem pesticīdus un dažādas augu un zemes apstrādes līdzekļus, kas ir hardcore ķīmija, un tad viņi piedāvā vakcīnas. Un, saproti, un īsnībā tas, kā es strādājot ar sevi un arī palīdzot citiem cilvēkiem, redzu, ka slimība viss ir viens un tas pats, tas ir organisma mēģinājums attīrīties no tā, kas tam ir liekas vai pat daudz. Un onkoloģija nobriest kaut kāds 8 gadus, tā jau ir galējā stadija, ka tev jau tur organisms ir tik tālu saskāps, ka tev tur ir 5 pH. Mūsdienās daudzi zinātniski avoti ārvalstīs norāda to, ka onkoloģija tā ir parazitoze augstākajā pakāpē un ka šie te bumbuļi jau tiešā veidā ir visādi mikroparazītu perēkļi, kurus papildus ķīmiski skābinot process kļūst tikai sliktāks. Tās ir zinātniskās versijas, bet to, ko tu teici par zinātniekiem, vienmēr ir jāskatās, no kurienes nāk finansējums, jo kāds jau to viņa darbu apmaksā. Un tad, kad es esmu skatījusies, kurš ir veicis masaliņu cūciņu, jeb MMR vakcīnas klīniskos pētījumus, ka tā ir ražotāja meitas kompānija. Kā es kā vecāks varu uzticēties,
kaut nedaudz, ka šis te pētījums būs objektīvs, nevis tikai ar mērķi palaist šo te preparātu tirgū. Tas pats stāsts ir arī ar holesterīnu, kas ir šo visu sponsorējis statīnu farmāciju. Jā, un ir pazemināti tie normas, tie rādītāji, cilvēki ir pazemina vairāk klientu. Jā, un tagad tāpēc arī cilvēki ne tikai brūk kopā, ka viņiem ir smagie metāla audos, bet viņiem arī šie te statīnu dēļ sāp locītavs, ļoti daudziem sāp locītavs, ko viņi dara, viņi staigā uz visām šīm te hialuronskābes špricēm ar diezgan zemu lokālu iedarbību un tērē ļoti lielas summas atkal šīm te medicīniskajām korporācijām. Un viņiem jau nav vajadzīgs tāds mirs cilvēks, viņiem ir vajadzīgs plus mīnus funkcionēt spējīgs, tāds, kurš kaut kādu naudu var nopelnīt un apnest. Jā, jo cilvēka organisms jau ļoti izturīgs, un cilvēks var uz tabletēm dzīvot gadu desmitiem un turpināt dzīvot kā patērētājs. Mēs esam diezgan dažādi, tas ir ģenētiski jāskatās, jo ir, ja piemēram ieņemšanas brīdī un ja senči ir bijuši ļoti neapzināti, ir bijuši kaut kādi grūtie scenāriji, ir pārsvarā daudziem ļoti neapzināti bijuši senči, alkoholisms, tur tāds zems tāds intelektuāli tāda dzīve, ja? Un ja ieņemšanas brīdī tā enerģētika un tā ģenētika ir vāja, diemžēl cilvēkam ir vājš ķermenis un nav tā, ka ir izturīgs, un tāpēc ja vēl viņam iedur smagos metālus un visādi vēl dažādas ķīmiskās vielas, ko nedrīkst lietot pārtikā, bet iedurt organismā pa taisno asins ritē kaut kāda iemesla dēļ ir atļauts, tad ķermenis novainās vēl vairāk un pavisam noteikti izšaus tās jomas, kuras ģenētiski ir visvājākās. Ir, piemēram, cilvēks, kurš viņš iziet ārā ir vēss, viņam uzreiz sākas angīna, jeb ļoti šis te iekaisums, ja, jo un vai jebkas cits, un nav jau tā, ka viņam tā vienvājā zona mums visu organismā ir savstarpēji saistīts. Ja ir kuņģa problēmas, tas nozīmē, ka problēmas ir vismaz 10 orgānu sistēmās dažādās, un iet vienkārši pie vēdera daktera, kā es saku, vai kad kad bērnam ir alerģija, un viņš uzreiz raksta, kāpēc tā kā uzreiz pie alergologa, ja, ļoti šauri. Alergologs var palīdzēt noņemt simptomu, bet saknes cēloni reti kurš. Tikai tāds, kurš ir ar holistisku pieeju, kurš saprot cēloni, kas ir alerģija, jeb kāpēc ir šāda reakcija uz svešu, kāpēc organisms nespēj tolerēt, un kāpēc caur lielāko izvadu orgānu ādu sāk mest ārā un atbrīvoties no tā, kas viņam ir liekas. Vēl nedaudz par vakcīnām. Es atceros savu bērnību. Es zinu, ka esmu vakcinēts bērnībā. Vecāki mani vakcinēja, bet es gan nezinu, vai tur viss kurs tikai izies. Kāds dažus laikam es tur dabūju. Tāpēc tu esi sēdi un tāpēc tu esi dzīvs pateicoties tam. Jā, bez bazara. Piekrītu. Bet tas, ko es gribu teikt, es atceros, mani aizver uz Rīgu, pavisam maziņš, 4 gadiņi. Man aizved pie ārsta kabinetā, un man bija nenormāls stress. Man vajadzēja vienkārši neatrast, kāpēc, bet man vajadzēja pārbaudīt. Pirmais jautājums ārstam bija, vai man ir bijušas, vai man ir masaliņas. Un man paceļ, es saku nē, vecāki arī saka nē. Paceļ man kreklu, un pēkšņi viss vēders man pumpās. Es atbraucu uz Rīgai, viss bija ok, bet viss vēders pumpās pēkšņi. Es atceros, es pastos, un man tāds, man ir. Kā tas notika? Es saprotu, ka tajā brīdī man tas bija laikam nenormāls stress, es par to baidījos, un mans ķermenis pilnīgi iespējams to izstrādāja kaut kādā veidā. Tā kā es līdz šai dienai to atceros kā kaut kādu, anomāliju bez mazai. Labi, bet ne par to. Bet es tev uzdot jautājumu, pirms cik ilga laika pirms šī fakta notikuma tev bija veikta šī vakcīna, jo katrai vakcīnai viena no populārākajām blaknēm ir tieši saslimt ar to pašu slimību, jo daudz vīrusu tur ir novaināti vai dzīvi pat, ka viņi var aktivizēties. Un piedzimst bērns, saprot, man piedzima bērni, es kā esmu māte, bet es jau reāli par viņu neko nezinu, es viņu nepazīstu. Es nezinu, kāda viņam ir iedzimtība, no kura senča viņš ir pārņēmis, kas ir viņa stiprās puses, ko viņam tā pota var izprovocēt. Tāpat arī ielikņos ir rakstīts nepotēt tad, ja ir šāds un šāds, kaut kas bērnam.
kāds veids analīzes. Taču nav loģikas, kā es varu akli, tas ir bezatbildīgi, jo es nezinu, tur ir rakstīts, ka varbūt anafilaktiskais šoks, tas sanāk, ka es pakļauju bērnu nāvei apzināti. Kurš man var garantēt, ka nebūs šis tā anafilaktiskais šoks? Es atvainojos, cik gadījumi ir, kad ir pēkšņās nāves sindroms? Tas ir tas pats, ja? Un jautājums, vai tas pēkšņās nāves sindroms gadījumā nav zīdaiņiem no vakcīnām, nevis, ka viņiem tur, ka viņi sev kaut kādu segu uzmet virsū, ja? Jā. Un tāpēc tā arī ir viena tēma, kā tik bezatbildīgi sistēma pieiet šai potēšanai, ka man rodas jautājumi, kā interesēs tas vispār ir, jo esošajā izpildījumā noteikti ne bērna un ne viņa vecāka interesēs. Es to reizi neatceros, gan vai es pirms tam biju vakcinēts. Gan jau, ka jā, bet vēl, ko es atceros no bērnības, es nezinu, vai tas ir ar to saistīts, bet es sāku domāt, ka tas ir saistīts ar vakcinēšanos. Es regulāri, man liekas, ka gadiem tas pat vilkās, ka man visu laiku strutoja vidusauss. Un es kā bērns gulēju un raudāju, man visu laiku nāca strutas ārā, tā pa vienu ausi, tā pa otru ausi. Un tas bija tā kā nenokurienes. Tā tas tā likās. Tas ir pārsvarā tikai vakcinētiem bērniem, ir šī vidusauss iekaisuma problēma, jā, pārsvarā. Arī mūsdienās, un tas ir tas, ko es tev saku, tas ir hronisks iekaisums organismā, un caur kaut kādu vietu viņš parasti izšauj ārā un sāk sulot ārā viss, kas ir klepi, iesnas, svīšana, viss, kas ir caur gļotādām, tā ir paša attīrīšanās, organisms mēģina izvadīt. Potētam bērnam nieres, akna, aizkuņa dziedzeris, ir diezgan novainātā stāvoklī, jo tādam šokam normāli orgāni mūsu nav dizainēti, ja? Un tāpēc viņi nevar tikt galā ar visu laiku šo hronisko iekaisumu, un hroniskais iekaisums galvā, es atvainojos, tuvu smadzenēm, tas ir ļoti nopietni, jā, bet reti kurš savāk to kopā, ka tas ir dēļ šīm te toksiskajām injekcijām. Un es atceros, kā man vecāki to mēģināja risināt. Viņi man aizveda pie kaut kāda netradicionāla ārsta, kurš tā laikam saucās akupunktūru. Viņš tā kā pildspalva, man spieda roku plaukstā punktus. Un tad pēc šīs procedūras viņš man iedeva cukurgraudiņus zem mēles. Un man tos cukurgraudiņus vajadzēja tur katru dienu pa 2 zem mēles. Homeopāti izklausās, un ka tev veikta diagnostika ar FOLA metodi? Tā Es nemācēšu nosaukt, es nezinu, tur kaut kāda kastīte. Jā, tā ir diagnostikas aparāts, metode. Vadiņš, tā kā izstāsta tā kā pildspalva, un viņš spiež man uz plaukstas, jā. Un pēc tā laika, kad es izgāju veselu kursu, protams, varbūt sagadīšanas, varbūt nē, bet viss saslimšanas pārtrūka. Pilnīgi visu, un es kaut kādus gadus 10 vispār neslimoju. Tev tika noregulēti ūdeņi ķermenī, lai gan tas bērnam varbūt, ka tas nostrādā, pieaugušam cilvēkam tas retāk nostrādā, jo homeopātija fantastiski strādā uz smalko ķermeni, bet ja tā kā tu stāstīji, un tā kā daudziem arī mūsdienās, kad normāli vidējiem cilvēkam 30 gadu vecumu ir 20 diagnožu buķeti, ja, var salasīt reti, kurš vispār ir saucams par veselīgu cilvēku. Ja slimība jau ir fiziskajā plānā, tā ir jau gala stacija. Ļoti daudz, kas iepriekš ir ticis palaists garām. Un smalkais plāns, mentālais līmenis, ja tajos līmeņos nestrādā, tad agri vai vēlu būs fiziskajā. Tāpēc vienmēr ir interesanti uzklausīt, kā slimība fiziskajā plānā pāriet ar šādām metodēm, jo parasti jau slimības mēs diagnosticējam jau, kas ir fizikā, ar fiziskām metodēm, ultrasonogrāfija, teiksim, rengens, tad ir kaut kas jāgriež nost un tam līdzīgi. Tad jau tiek pieslēgta medicīna, un medicīna ir paredzēta krīzes situācijām. Noteikti ne profilaksē. Vai tu esi vispār dzirdējusi, ka ir tā, teiksim, tā saka, ka vīrusi maz neeksistē? Jā, esmu Tas mums ir dzirdējusi. iebiedēts palielam. Tas lielākā daļa ir izdomāts. Un ir vesela grāmata par to arī uzrakstīta. Jā, ka neesot izolēts neviens vīrus, nekad, kad nav Jā. pierādījumu. Jā, es saprotu, ka nav arī pierādījumu īsti, ka arī neeksistētu vīrus, teiksim tā, bet tas, ko es izprotu tagad šo te visu
kopumu saliekot savā galvā un arī pēc tā, kā reaģē mans ķermenis, vai tad mans ķermenis slimo vai nu tad, kad man ir uzturvielu deficīts, vai arī manam ķermenim ir jāizvada vienkārši toksīni. Un viss. Un slimība nav jāuzskata kā kaut kas, ka man ir jānosi temperatūra mākslīgi, ka man ir tagad jāņem tabletes pret iesnām vai klepus zāles un tā tālāk. Man tas ir jāuzskata par procesu, no kā mans ķermenis vēlās vienkārši atbrīvoties un kļūt vesels. Jā, un tagad, kad es to esmu sapratis, un tagad arī man kā karnivoram nenormāli labi uzlabojās veselība, tīpaši ēdot orgānus. Tur ir, piemēram, tādās kā lielo paknās, ir pilnīgi viss uzturvielas. Un es ik pa laikam ēdu tās aknas. Un es sāku... Svaigā veidā? Jā, svaigā veidā. Grass-fed, zēlbarotas govis. Jā, un kopš es to sāku darīt, man bija viena saslimšanas reize, un es domāju, devai jāsāk pierakstīt, cik bieži es slimoju. Jo es sapratu, ka es tomēr, ik pa laikam tāpat slimoju, un kaut kas nav kārtībā. Kad cilvēkam nav, tagad šķiet, ka ir normāli slimot, nezinu, reizi ceturksnī. Tur tagad vispār, cilvēki slimo vienreiz. Jautājums, kam tā ir norma? Ja tas ir farmācijai, viņiem norma, protams, būtu, lai katru mēnesi tu slimotu. Jā, bet cik es ievēroju, cilvēki vidēji slimo reizi mēnesi, reizi 2 mēnešos reāli. Un visu laiku puņķojas, man tas nav normāli vispār, tam tā nav jābūt. Un tas skaidrs, ka kaut kur ir problēma. Lūk, es sāku pierakstīt. Tā bija pirmā un pēdējā reize, kas pierakstīju, ka man bija saslimšana. Es pierakstīju pagājušā gada novembrī. Tagad ir cik pagājuši 8 mēneši, man nav bijuši pat ne klepus, ne puņķi, nekas līdz šai dienai. Tas ļoti labi saprotu, ka, protams, tas nav aknu dēļ. Jā, noteikti. Tas ir dzīvesveida dēļ. Esmu sportists visu savu dzīvi. Es regulāri pastaigājos, es sazemējos ar basām kājām. Līdz ko man ir iespējas redzu zālīt, visu apavus vēl, ka nosasēju pastaigāties. Arī tā dara. Jā, redz, ļoti jauki. Saulītē būt, es arī skatos saulē, es zinu, ka ļoti daudz to neatzīst, ka tur bojā tīkli un tā tālāk. Visam ir savs robežas, bet, es mēģinu skatīties saulē un esmu dzirdējis, ka pat ir cilvēki, kas tādā veidā uzlabo savu redzi, skatoties saulē. Jā. Protams, ka standartā teiks, ka to nedrīkst darīt un tā tālāk. Atkal jau kurš teiks, ka nedrīkst darīt, jo kopš ir izgudroti SPF, šie te visi naftas sintezētie krēmi un petrolē, ko cilvēki smērē sev uz ādas, bērniem uz ādas, kas caur porām ļoti ātri iesūc organismā. Viņi tādējādi domā, ka viņi pasargā sev no onkoloģijas, bet es esmu lasījusi pētījumus, kas gan ir caur puķiem rakstīti, protams, jo citādāk jau tev nepublicisko, ka tieši kopš šo krēmu ieviešanas tirgu ir ļoti pieaudzis ādas vēžu skaits sabiedrībā. Jā, ir nedaudz tomēr jāskatās, ko zieķē savu virsū, un arī visi šie te aptieku krēmi, es īstenībā brīnos, kurš pērk, jo viņi labākajā gadījumā izveido vienkārši tavu plēvīti uz ādas, un kas rada ilūziju, ka tavu ādas stāvoklis ir uzlabojies, bet problēma tikus ir iestumta dziļāk, tajā neredzamajā ādā, kas mums ir no iekšpuses, cilvēkam var nebūt ārēji pumpas ir gļotādā, kas ir vēl daudz trakāk, jo ir forši, ka mūsu ķermenis ir ar labu pašregulāciju, ka viņš rāda, kas viņam ir par daudz vai nepatīk. Ja viņš slēpi, ja tu nesā masku un maskē visu laiku ar tiem naftas krēmiem, maskējies no saules. Labi, šogad saule ir dīvaina. Šogad viņa ir bāla. Tas ir mans novērojums. Par to daudz ir runāja. Jā, kaut kas ir nedaudz mainījies. Iespējams, tas ir kaut kāds ķīmisks smogs, kas šo te efektu rada. Ja? Bet tas, ko tu saki par to, ka mēs katrs esam individuāls. Mēs esam ļoti arī dažādi. Mums ir dažādi vecāki, vecvecāki. Un tāpēc man, piemēram, ir ok, ka es ēdu pavisam cits, man ir uzturs un pavisam cits, jo tā ir mana daba, tev ir cita daba, un tas ir ļoti ok. Es neesmu par to, ka mums visiem tagad ir jābūt vienādiem, jo mēs neesam visi vienādi. Un tāpēc mēs nevaram visi būt tādi, kuriem inicē un piedāvā vienas un tās pašas vielas, nezinot neko par mums, jau kaut kādu sintētisko K vitamīnu izstrādājumu visiem, jo katrs norēģēs dažādi uz to. Viens paliek dzeltens, viens zaļš, un vecāki pēc tam brīnās, kāpēc bērns ir tādām problēmām. Un mūsdienās tieši tā, kā tu teici, tiek ļoti normalizēta
neveselība, veselības problēmas. Vecākiem tiek arī teikts, ka tā ir norma, ka bērns slimo reizi mēnesī, 12 reizes gadā, jo viņa imunitāte trenēs. Mēs esam piedzimuši, lai visu laiku slimotu. Jautājums ir vispār, kāda tad ir dzīves jēga? Visu laiku ciest? Es negribu, lai tas tiek normalizēts. Es negribu ne sev, ne saviem bērniem šādu dzīvi pavadīt, veseļoties, dzert un nebūt funkcionēt spējīgiem un nespēt realizēt ne savus talantus, ne savas intereses. Tā noteikti nav mana norma. Tas no kaut kurienes nāk. Tā kā tas ir normalizēts. Seko naudai. Jā, seko naudai. Un iedomājies, cik, es atļaušos to pateikt, bet cik ļauns ir farmācijas bizness. Tas ir lielākais ļaunums uz šīs zemes, manuprāt. Un, protams, visu, tu jau noteikti arī zini, viss sākās ar Mīļo Rockefelleru. Ka viņš, kā naftas magnāts, saprata to, ka var sintezēt arī tabletes no tā visa, un viņš saprata to, ka cilvēka veselība būs lielākais tirgus uz šīs pasaules. Un īsnībā jau es viņu saprotu, jo mums visiem gribas labi dzīvot, un tā sāc sajūt droši vien, jo vairāk tev ir, jo vairāk tev gribās. Viņš pirms farmācijas jau bija viens no bagātākajiem cilvēkiem. Viņam bija vairāk naudas kā daudzām valstīm kopā jau tajā laikā. Jā, bet droši vien, ka tev ir daudz naudas, es domāju, ka tas jau ir vispār cits lidojums. Tev jau piesātinājumam ir vajadzīgs kaut kas vēl daudz lielāks. Kontrole, tā varas sajūta. Bet redzi, runājot par šiem te naftas preparātiem, viņa ģeniālais mārketings, kāpēc ir nonācis tik tālu, kā ir mūsdienās, kad ir pārpildīti onkocentri. Un pirms sarunas mēs ar tevi runājām par, tu minēji vienu tādu vārdu, par cilvēkiem, kuri, kā tavs podcasts nosaukums ir, neminēšu to konkrēto vārdu, bet viņi nav atmodušies. Un mošanās, no vienas puses tas ir klišejisks vārds, jo mēs bieži esam dzirdējuši tīpaši aizvadīto 6 gadu laikā, ja? Un ir dažādi arī statistika, it kā modušies ir kaut kāds 1, 5, maksimums 10% atkarībā no ģeolokācijas un tās teritoriālās frekvences, jo mēs dzīvojam arī dažādās vietās, kur frekvences visu kaut ko veicina vai arī nomāc, bet dodot masām naftas izcelsmes produktus, jau kopš bērnības, ko vecāki dod saviem bērniem pie temperatūras, kas ir pašregulācijas mehānisms, kas palīdz ķermenim. Viņi viņu grib nomaskēt, paslēpt, nejust. Lūdzu, tikai nejust. Nejust. Mēs negribam just. Mēs negribam piedzīvot sāpes. Lūdzu, nerādiet mums to nepatīkamo. Dara visu. Un šādā veidā notiek kas? Ķimizējot, aizkaļķojas čiekurveida dziedzeris. Čiekurveida dziedzeris ir atslēgvārds vārdam mošanās. Tas par smadzeņu centru ir runa? Tas ir endokrīnās sistēmas centrs, kas ir mūsu uztverē antena, lai mēs varam, jo mēs arī esam dzīvnieki, lai mēs varam elementāri nošķirt patiesību no meliem. Lai mēs varam intuitīvi pēc rezonanses principu, kā es daru veikalā. Man ir daudz bērni, viņi katru dienu grib ēst, un viņi neēdīs auglīšus tā kā mamma. Man ir jādīlo. Es paņemu rokās to, ko es viņiem gribu nopirkt, un pēc rezonanses principa es sajūtu, jā vai nē, tā kā, vai tas ir plus mīnus, jā. Un visu laiku strādāju uz to, lai atkaļķot savu čiekurveidu dziedzeri, jo tikai tā es varu būt skaidrā garā, skaidrā apziņā, un tas man palīdz kvalitatīvāk dzīvot šo dzīvi un pieļaut mazāk kļūdu, teiksim tā. Lai gan es arī pieļauju kļūdas, bet tas man palīdz skaidri paskatīties un kaut ko mainīt un tam līdzīgi. Cilvēki, kuriem ir iestāstīts, dzeriet krāna ūdeni.
kuriem ir iestāstīts tīriet zobus ar sintētisko fluorīdu saturošām zobu pastām, Tieši tas, kas kalcificē to. kas ir vienkārši žurku indai tiek izmantots un samazina kognitīvās spējas. Ir viens fantastisks pētījums pirms 2-3 gadiem. Es arī savā Telegram kanālā lasītājiem biju ievietojusi bildīts, kur kā ezelīti uzzīmē bērns, kurš nelieto fluorīdu zobu pastu, un kā uzzīmē tas, kurš katru dienu tīra zobiņus ar zobārstu asociācijas rekomendētajām zobu pastām. Tie ezelīši ir tā kā būtu zīmējis, zīdainus un kaut kāds vidusskolēns. Mūsdienās bērniem ir ļoti zema arī uzmanības noturība, viegli vadāmi. To visu izdara sintētiskais fluorīds, lai sabiedrība ir, kā toreiz vajadzēja uzvilkt mutautus. Es ieeju lielveikalā, nākamajā dienā visi ir uzvilkuši mutautus, un man ir tāds, tad šitā ir tā realitāte. Beidzot, maskas ir kritušas, it kā maskas uzvilktas, bet viņas beidzot man ir nokritušas. Un tas pārtikā, viss tās ķīmijas, tas aizkaļķo katru dienu to čiekuruvēju dziedzeri, kas vēl ir gaisā. Tāpēc, tad, kad kādam mēs sakam mostamies, tas nav vienkārši fiziski izdarīt, tas nav izdarīt, jo tas ir process, ar to apzināti ir jāstrādā, ir jāzina, kā atkaļķot šo te dziedzeri. Tas arī nav kaut kāds viens veids, tas ir darbību kopums, jo mēs neesam kaut kāds vienkārši lidojoši, kaut kādi garīgie, kuri sēž meditē. Mēs esam fiziskā ķermenī šeit uz zemes un ar fiziskām, bioloģiskām metodēm gan ietekmējami, gan atindējami. Par to pašu fluorīdu ir viens pētījums, kur ir tieši saistīts tas, ka bērniem ir mazāks IQ līmenis. Jā, tas viss, protams, mums vairāk nāk no Amerikas, jo tur arī tas fluorīds ir arī ūdenī, krānūdenī. Es gan nezinu, kā mums šeit Eiropā, Latvijā ir. Man liekas, ka šeit, laikam, fluorīds mums nav krānūdenī. Bet mums tiek, mēs jau to īstenībā arī nevaram pārbaudīt, bet vadlīnijas nosaka pievienot chloru. Jā. Chlors ir imunitātes brucinātājs. Es, piemēram, nekad nedodos peldēt uz baseinu vai nevedu bērnus uz chlorētu baseinu, jo tas uzreiz samazina dramatiski imunitāti. Chlors iesūcas momentāli organismā un dzērt chlorētu ūdeni, bet Vācijā vienā biolaboratorijā ir izanalizēts ļoti smalki krāna ūdens sastāvs. Krāna ūdens būtībā ir tehniskais šķidrums. Tur ir atliekvielas no kanalizācijas, no hormoniem, ko cilvēki lieto un kas nonāk kanalizācijā. Tur ir dažādas ķīmiskas vielas, un galā ir jāskatās vienmēr arī caur kādām trūbām, šis ūdens. Caur plasmasu lielākoties. Bet kādā stāvoklī ir trūbas, viens ūdens blogeris ir Latvijā tāds, kurš salīdzina dažādas pudeļu ūdeņus un tam līdzīgi. Viņš bija vienreiz Rīgas centrā nobildējis, ka mainīja ūdensvadu. Tas viss bija pilns ar rūsu. Kādas tur vēl baktērijas patogēni tajā visā dzīvo. Es krānu ūdenī pat nevaru pat neko īstenībā. Es viņu izmantoju tikai kā tehnisko šķīdumu un nāks mazgāties tādā, bet, protams, tie, kuri dzīvo, kuriem ir savi dziļurbumi, tur arī ir savu plusu mīnusi, ja tev blakus ir kaut kāds labības vai kartupeļu lauks, kā man lauku viensētā. Es redzu traktors, cik vasaras sezonā reižu pabrauc garām ar kādām cisternām, ka es tos kartupeļus pat pa brīvu tur neeju paņemt, savu šādus te. Tas taču viss arī nonāk noteku ūdeņos un akās, un arī lauku cilvēki nav pasargāti, un arī, diemžēl, viņiem ir onkoloģijas tieši iespējams dēļ visām šīm te ķīmijām, kas viņiem kaimiņos tiek. Krāna ūdens nav tikai ūdens. Es vairāk kā skaidrs saprotu, ka, kā jau tu minēji, tur ir arī, tāds kā, kontracepcijas tabletes arī, teiksim tā, sieviete jau paņem rīkšķurātu ārā, un tas viss ir nonāk tur. Un ir tīpaši vīriešiem tas, nenormāli ir pazemina testosteronu tajā pašā skaitā. Un ir cilvēki, kas vienkārši domā, tā, ka ūdens jau ir tikai ūdens.
Nu, viņi arī Um, uzticās autoritātēm, ka ir taču kaut kādi standarti, jā, noteikti, ka jā, tas ir jā. atbilstošs, bet tas ir atkal jāskatās plašāk, un Vācijā ir 2 tiesas spriedumi, kas ir noteikuši. Man arī manā mājaslapā, kura pašlaik ir gaidām, tā teikt, jeb vācam līdzekļus vakcīnu realitāti, lai viņu atjaunot, jo viņi ir novecojusi un ir arī daudz linki jāpārstrādā. Bet tur ir publicēti atsauce uz šo pētījumu, ka nekad nedrīkstētu teikt, ka krāna ūdens ir drošs un veselībai derīgs. Jā, es atceros gadījumu pirms jau vairākiem gadiem, gan kādiem 10. Man čoms tajā laikā strādāja arī ūdens filtros, un viņiem ir tie aparāti, ko ieliek iekšā ūdenī, un tad viņš parāda, kā patiesībā tas ūdens izskatās. Ja. Viņš paņēma līdzi uz mājām, es tajā laikā dzīvoju Ķengaragā. Es pirku tajā laikā Lielbātas ūdeni. Es tagad nevienu te negribu reklamēt vai demonizēt, bet tas bija tajā laikā, un varbūt kaut kas ir mainījies tagad 10 gadu laikā. Ja. Tātad notestējām Ķengaraga ūdeni no krāna, Lielbātas ūdeni un bija vēl mangaļa pudeli. Nu, Ķengaraga ūdens, krāna ūdens bija labāks kā mangaļi. Labāks tīri vizuāli? Jā, nu tas, ka viņam tur nebija tās vielas iekšā. Es nezinu, kā viņš tieši to nomēra, bet pieņemsim, izskatījās tā, ka vienkārši tas viss ūdens pārvērtās rūsā. Viņš vienkārši viss palika oranžs. Kamēr tajā pašā laikā tas krāna ūdens, viņš nebija tik traki oranžs, un Lielbāta bija pavisam nedaudz tikai. Bet skaties, tad ir iespējams krāna ūdenī tieši tiek pievienots kaut kāds ķīmiskais sastāvs, kas varbūt izbalina to ūdeņu, jo Lielbāta, tā kā tas ir avota ūdens, skaidrs, ka viņā varbūt ir viens Latvijā ļoti kvalitatīvs ūdens no Itālijas, kurš vienkārši kvalitatīvs ir tāpēc, ka tur ir maz neorganisko daļiņu. Ūdenim ir dažādi parametri. Lūdzu, nosauc to ūdeni. Santa Anna. Aha. Un neorganiskās daļiņas ir tas, kas vai nu veicina vai mazina toksisko slogu organismā. Ūdens ir transportētājs, visam ir cilvēki, kurš saka, es nedzeru ūdeni, man negribās. Nu, loģiski, ka tev negribās krāna ūdeni dzert, jo tava organismam nav rezonances, tev ir pretestība pret viņu. Mēs taču esam, bērniem ir ļoti labi attīstīta dabiskā rezonance. Es pieskaros cilvēkam, es varu, tā kā plus mīnus informatīvajā laukā uzreiz pateikt, ar ko viņam būtu jāstrādā. Nu, teiksim tā, ja? Vai produktu kaut kādu, kas man dara, kas nedara. Un tāpēc arī cilvēks saka, man negaršo ūdens. Nu, protams, ka tev negaršo, jo tu lieto krāna ūdeni. Plus arī tas, ka organismam ir pretestība pret šo ūdeni. Akna jau negrib sev papildus cietās šīs te daļiņas, nešķīstošās. Krāna ūdenī ir ārkārtīgi liels. Un viena kolēģi, holistiskā speciālista Vācijā, viņa man bija atsūtījusi bildi, kā viņa mājās destilē ūdeni. Un cik daudz švammes, viss kā paliek, tas izskatās vienkārši kā mēsli. Tā ir baktērija kolonizācija uz tām švāmēm. Taču. Nu, iedomājies, un ko var gribēt, ka tā ūdens mēs svīstam, mēs, paldies Dievam, neraudam, bet kur kāds raud, ja? Tāpēc nerad saka, tu vari nedzert ūdeni, ielies tev reanimācijā sistēmu, tad, jā, padzirdīs un pasārminās tevi. Kas bija pirmais notikums tavā dzīvē, kas tev lika šaubīties par oficiālo sistēmu veselības aprūpi? Šaubīties par veselības aprūpi? Jā, par klasisko par to, medicīnu, vai tā darbojas manās interesēs kā cilvēks? Jā, vispār, jebkādā tēmā, jebkādas šaubas, ka parādās, ka tu sāc arī uzdot jautājumus, kur tu saproti, ka tas tā tomēr nestrādā. Aha, ļoti Kas labs bija šis jautājums. pirmais notikums? Ļoti labs jautājums. Un pirmais notikums bija noteikti tādā jau diezgan apzinātā vecumā 14 gados, tad, kad es aizgāju pie ģimenes dakteres pakaļ sporta atbrīvojums zīmēju. Mēs meitenes mīlējām tos atbrīvojumus ļoti, ja, jo skolā tas sports kaut kā galīgi nesaistīja. Tagad ļoti saistā arī jautājums, ja, kā tas tiek pasniegts. Mana medmāsa ļoti ātri pārtvēra, tev nav veikta difterijas revakcinācija, un iepotēja no 14 gadu vecuma, nav jāskaņo ar vecākiem, viņi to labi apzinās, tāpēc es vienmēr arī brīdinu vecākus, jo jums ir pusaudzis, nelaidiet viņu vienu pašu pie mediķiem, nekādā gadījumā.
jo bērns nav noturīgs pret spiedienu, pret autoritātēm. Un kas sākās man pēc šīs difterijas revakcinācijas? Difterija ir slimība, kas ir tā kā kaklā. Kaut kādiem skatījos neseno statistiku, kaut kādiem bezpajumtniekiem SPKC dati rāda, ka vidēji reizi gadā zem sociāla slāņa pieaugušajiem tiek Latvijā konstatēts, ka tur organismā viss ir ļoti slikti, viņam tur droši vien baktērija kolonizācija, viņam tur visa veida slimības var atrast. Un pēc šīs potes man, kā jaunai meitenei, kurai ir pārējais vecums, sākās hroniska angīna, un es ļoti labi sapratu, ka tas sākās pēc tās potes, un būtībā visu šo laiku, visus vidusskolas gadus arī pēc tam, es regulāri slimo ar angīnu, tikko kā man nosalst kājas, pazeminās organismu noturība, imunitāte, tā man ir šī angīna, temperatūra, un tagad jau pieaugušā vecumā es ieraudzīju, ka tā ir viena no blaknēm difterijas vakcīnai. Un tad es sapratu, ka man tā vietā, lai mediķis, kurš ir iecerēts, lai palīdzētu cilvēkiem, viņš man ir nodarījis kaitējumu. Tas bija tāds pirmais zvaniņš. Lielais zvans bija strādājot Latvijas ārstu biedrībā un ieraugot virtuvi no iekšpuses. Tas bija ļoti liels zvans. Pastāst vairāk. Zini kā, ir kaut kādi konfidencialitātes noteikumi, un man tomēr mēs dzīvojam mazā valstī, man šeit ir jādzīvo. Bet tad, kad tu ieraugi tik klajas pretrunas tam, kā tiek kaut kas pasniegts publiski ar to, kā ir realitātē, diemžēl tā mediķu autoritāte un tā uzticamība ļoti zūd, jo tas ir komplekss. Tu redzi finansētājus, tu redzi, kā tiek pieņemti kaut kādi lēmumi, tu ieraugi to cilvēku domu gājienu, un saproti, ka vienīgais ceļš, kā tev dzīvot un labi dzīvot šajā pasaulē, ir sākt uzņemties atbildību, sākt gūt zināšanas par pašu pamatu bāzi, ķermeni. Tas ir vispār bāzi. Es gribētu teikt, ka skolās vajadzētu, 6 ķermeņa mācības stundas nedēļā, jo, ja tev nav kārtībā ķermenis, tev nebūs kārtībā nevienā dzīves jomā, ne finansēs, ne attiecībās, ne karjerā. Izglītības sistēma ir vēl viens stāsts, kuram var pieķerties. Jā, man tieši tagad vēl viens dēls ir jālaiž 1. klasē, un es esmu ļoti lielās pārdomās, jo īsti tas ir sarežģīts jautājums, jo es neesmu gatava laist kombināta tipa skolā, kā es tās saucu, tur, kur ir klases telpā 20 līdz 30 cilvēki, un objektīvi viņiem nav laba rekuperācija pārsvarā, viņiem trūkst skābekļa. Katram gandrīz šim bērnam kabatā ir mobilais telefons, tas ir mega nenormāli liela elektromagnētiskais starums klasē. Sintētiskais apgaismojums visu dienu. Kādi bērni iziet no skolām, cik nomākti, iekrīt ekrānos, lai vismaz gūtu kaut kādus ātros laimes hormonus, ja? Es kā apzināta mamma, es nezinu, vai es varu šim savam indīgo bērnam kaut ko tādu nodarīt, un vai tās zināšanas, ko viņš iegūst skolā, vispār viņam būs derīgas, vai tās ir vajadzīgas viņam, vai sistēmai ir vajadzīgas, lai viņš tās gūst, jo bērns vispār kā švāma uzsūc vērtības, un jāsaka, ka es arī tam vienmēr pievēršu uzmanību, pie kā es laižu savus bērnus, un jāsaka, ka izglītības iestādēs mēs jau nezinām tos cilvēkus, mēs nezinām, kas viņam mājās notiek, kādi viņam ir uzvedības programmas paterni, ko viņš tam bērnam nodot. Varbūt viņam ir kaut kāda ļoti nabadzības programma, viņš tam bērnam teiks, šito nē, paņem mazāk, šo nē. Pēc tam izaug tāds, kurš domā, man nekas nepienāks šai dzīvē, un viņš ir būtībā vergs, ja? Viņš savu dārgo dzīves laiku, kur nezinu, cik maksā tava dzīves stunda, bet manējā maksā kādus 100,000 eiro naudas ekvivalentā, paņemot, nezinu, cik vēl ir, jā, bet izdalot, cik ir tās dzīves stundas. Baigi dārgs podcasts.
Būs daudz to jāmaksā. Bet šis podcasts būs ārpus laika izpratnes, jo mēs runājam tagad, un vienmēr kāds viņu varēs noklausīties ārpus telpas un laika, un īstenībā tas ir fantastiski ar šiem te ierakstiem. Tā kā par izglītības sistēmu, tādam cilvēkam, kurš nevar izlikties naivs un dumšs, kaut kādās jomās ir, kur augt mums katram, ja? Bet ar izglītību tas ir ļoti sarežģīti, jo es esmu mamma, es neesmu skolotāja, es sev godīgi varu pateikt, ka es nevaru, man ir citi talanti, es nevaru visu laiku sēdēt blakus bērniem, viņus mācīt mājās. Ja man ir jāalgo kāds cilvēks, tad man ir ļoti daudz naudas tajā dienā jāuzģenerē, lai es varu šo cilvēku apmaksāt. Tāpēc es vienmēr saku, ka radīt bērnus var tikai tad, ja tev ir stabilas finanses. Pretējā gadījumā tās ir ciešanas vecākiem un bērniem, jo netur psihoemocionālo slogu nevienu ne otri. Tā ir vienkārši tad izdzīvošana, tā nav dzīve. Un tas ir arī tas mans piemērs, diemžēl, ka ja ir nauda ir resursi, tad tās ir iespējas, tu vari bērnu palaist mazākā skolā, maksas skolā, un tad tev tie jautājumi risinās kaut kā citādāk, un tad tev ir izvēles iespējas. Nu jā, manuprāt, standarta izglītības sistēma, tas ir tikai un vienīgi, lai bērnu radītu par labu darbinieku, par paklausīgu, par cilvēku, kurš neuzdod jautājumus. Arī šeit mums atkal ir pieskāries mīļais Rockefellers, arī pats viņš teica, man nevajag domātājus, man vajag darbiniekus. Un tad viņš izveidoja izglītības sistēmu. Bet tu paskaties uz tiem visiem bērniem, cik daudzi no viņiem tiešām ir kreatīvi, cik daudzi no viņiem vispār domā. Un es atceros pats sevi skolā. Man ir tāds prieks, ka es biju rebels. Es nemācījos. Man bija tik ļoti vienalga. Man pilnīgi vienalga, tīpaši man vairāk par matemātiku nepatika vēsture, drausmas. Vēl atnāca kāda kulturoloģija, kur tā, uz nākamo stundu jūs man atstāstīsiet no 70. lapas puses līdz 237. Man tāds, ko? Man pa nedēļu ir jāizlasa šis te viss lērums, plus jāizdara visi mājas darbi. Kur ir man laiks sev? Kur ir man laiks mācīties par sevi? Par to, kā izdzīvot, par to, ka man ir jābūt ārā, saulē, ar plikām pēdām, nevis 8 stundas telpās, kā tu minēji, bezgaisā, zem vibrējošām gaismām, kas ietekmē mūsu smadzenes, un tā tālāk. Tā kā, standarta sistēmā, es nesaku, ka viss ir slikti. Tā kā kaut ko tu tur var iemācīt, kaut kas tiešām, varbūt, latviešu valodas, bet ja man būtu teikšana, kādai būtu jābūt izglītības sistēmai, pirmkārt, uz pusi laiku samazinam. Obligāti. Otrkārt, lielākoties, ja varam, atrodamies ārā, ir tīpaši no mazotnes, ejam ārā, daram, skatāmies, nezinu, vienalga, ja tas ir maziņš, tad tur vei pa zālīti, plūc kociņus, skaties, vēro, absorbē, teiksim tā. Ieliekam bioloģiju iekšā, anatomiju, mācāmies, kā tu stāsti, mācāmies savu ķermeni. Vēsturi. Bet skaties, tā ķermeņa mācīšanās jau arī bioloģijas stundās notika ļoti primitīvi. Nekādas likumsakarības. Kas mani mācīja? Mani mācīja nelaimīgas dzīvē vīlušās sievietes, kurām, kā likums, bija problēmas ar vīrieti mājās. Viņas nāca gandrīz vienmēr sliktā gara stāvoklī. Viņas uz skolu nesa ciešanu programmu, nodeva to bērniem, jo šādi, kā saka, kaut ko neadekvātu prasīt no bērna, no tādas lapus līdz tādai tur izlasīt. Tas vienkārši mokas, tā ir nodošana programma. Es ciešu dzīvē, un tu cietīsi, ja? Un, tāpēc ir skolas. Mans bērns 1. klasē gāja šādā privāta skolā, kur viņi brauca uz saimniecībām, ekskursijās, skatījās reālo dzīvi. Tas ir tiešām fantastiski, un es gribu teikt, ka daudz ir ļoti radošu bērnu, ļoti daudz arī. Teiksim, ir tāds Rīgas jauno tehniķu centrs, mans bērns tur mācās, un es aizgāju uz Ziemassvētku tirdziņu, ko tik bērni rada un veido, un ļoti talantīgi, tiešām. Bet vairāk nekā izglītības sistēma, mūsdienās bērnu radošumu laupa ekrāns, jo ir pētījumi, un es esmu klausījusies arī podkastus ar bagātiem, veiksmīgiem cilvēkiem, kuri saka, ka tas ir pēdējais, ko viņš iedod savam bērnam. Jā.
Ekrāns, viņš samazina koncentrēšanos, pasliktina atmiņu un laupa radošumu. Un tāpēc tad, kad es redzu, ka mazs bērns, lai vienkārši sēdētu klusi, viņam tiek dots šita planšeta vai telefons, es domāju, mamī, tu nezini, cik augsta būs tā cena, jo arī te atrodas valodas centrs un šie te mazie bērni, viņi sāk vēlāk runāt. Mūsdienās logopēdi par to ceļ trauksmi, ka bērniem ir problēmas ar runu, jo viņiem neattīstās valodas centrs dēļ šiem te telefona darbības mehānismiem, kā ātri mainās bildītes, ka viņš tā kā vairāk klausās vai vienkārši skatās, viņam nav nepieciešamības runāt, viņam ir jāraksta, un tāpēc viņam neattīstās šī te dotība, vai attīstās daudz vēlākā posmā. Nu, plus vēl tur savu artavu dot tas, ka ķermeņa funkcijas ir novainātas pateicoties, nepateicoties tam, par ko mēs jau iepriekš runājām. Es arī dzirdēju par to, ka reāli skolotāji lielākā daļa tagad tieši nenormāli sūdzoties par jaunajiem bērniem. Ka viņi pirmkārt koncentrācijas problēmas un otrkārt nenormāli niķīgi. Nu, tā kā sprāks uzreiz. Ir nenormāli impulsīvi, nevar nosēdēt un nu, tā kā visu laiku grib līst telefonos un tā tālāk, ka tagad esot nenormāls grūtības. Tāpēc, ka šiem bērniem ir sabojāta nervu sistēma. Viņiem ir nodarīts medicīnisks kaitējums šūnu līmenī, neironu līmenī. Par to nav jābrīnās. Tas tikai ir likumsakarīgi. Un skolotāji jau nevienmēr grib paskatīties patiesībai acīs. Vai tu gribētu, pieaugušais, iet katru darba dienu un sēdēt vienā telpā vēl ar 20, 30 cilvēkiem, nu, kuri nevienmēr tev piestāv pēc psihotipa, ja? Vai tas ir dabiski šāda vide? Es negribētu, ne tādā apgaismojumā, ne tādā bezgaisā, ne tur, kur mūsdienās skolās mēs arī redzam, ka netiek nodrošināta arī bērnu elementārā drošība. Kāds tur šajā aizvadītajā mācību gadā vienkārši ielai pudelē kurmi un iedot padzerties. Joks, bet es redzu tāpat kā vakcinācijas jomā, manam bērnam nevar nodrošināt šo te augsto kvalitātu drošību. Turklāt es arī nezinu, cik kvalitatīvas ir šīs potes iepirkts, vai viņas ir tikušas pareizā temperatūras režīmā, jo cilvēku kļūda vienmēr pastāv, ja, turēts. Kā es varu uzņemties atbildību par to? Tāpat es arī nezinu, kā manā, dzīve jau ir dzīve, bet skolās ir ļoti augsts, arī daļa tā, ka bērni ir nenoturīgi, psihoemocionāli, ka viņiem ir šīs te bojātās nervu sistēmas, un viņi dzīvo trauksmē, bērni pārņem arī vecāku trauksmi, vecāki, kur ir skrējienā visu laiku pēc naudas, ir trauksmaini, ķermenis vairs nezina, kur viņš atrodas, jo bieži vien ir tā, ka vecāks nenošķir darbs atpūta, darbs mājas, viņš visu laiku telefonā, pārslēdz to mājas, to darbs mūsdienās daudziem ir telefonā, bērnam nav uzmanības, viņam nav kur izreģēt emociju, viņam rodas mentālie bloki, un pēc tam jau fizika ar to arī parāda. Un vienkārši laiks ir mainījies, un nav iespēja, bērni un viss tas, kas notiek, rāda, ka tā sistēma vairs nav piemērota. Mans vecākais dēls ir pabeidz mācību gadu šo tālmācībā. Tur arī ir plusi un mīnusi, ja? Bet plus ir tāds, ka viņam ir sava dzīve, jo viņš mācās 3 reizes nedēļā, 2 dienas, plus vēl 2 brīvdienas sanāk. Viņš mācās mazāk nekā viņam ir brīvas dienas. Viņš var realizēt savus talantus, savus intereses. Viņš iet tur skrūvē mašīnas, ķīmiju mācās tur pulciņos un socializēs ar bērniem futbolā un tam līdzīgi. Vienkārši būt iejūgtam skolā, kur pēc tam lielākā daļa to zināšanu, to praksē nenodara, un tev drīzāk ir jāatmācās no tiem fejkiem, nekā viņi tev nodara. Un tas ir laika patēriņš, un droši vien es to tā redzu, ka skolas vienkārši pilda kaut kādu bērnu pieskatīšanas vietu funkciju, lai vecāki tajā laikā var strādāt un maksāt nodokļus. Bet redz, cik mēs tālu viens no otra esam. Agrāk jau ģimenes bija kopā. Viņi nedzīvoja tik nošķirti, kā mēs tagad.
Jā, tas arī ir viens no faktiem, ko es kā mamma esmu domājusi par to, ka, lai uzaudzinātu bērnu, nepieciešams ciems, bet mēs pārsvarā esam vieni kā pirksti vai ir vienkārši kāds svešinieks jāalgo. Un tas arī mūsdienās sievietēm tā ir liela problēma. Man kā sievietei tas arī noteikti ir tas, ka, mm, ka bērnu vispār rūpēšanās par bērniem mūsdienās tik tiešām ir izaicinoši šī iemesla dēļ, ka mēs esam katrs atsevišķi, katrs par sevi. Tu zini, kāpēc sievietēm patiesībā iedeva balsošanas iespējas? Vai tu esi interesējusies par to? Tā kā man ir viedoklis savs par savas balss izmešanu urnā pret parakstu, ka es atdodu atbildību kādiem man nezināmiem cilvēkiem. Un tāpēc jāsaka, ka es par šo tēmu nebiju no šāda rakursa interesējusies. Izrādās, ka tas viss bija, lai arī sievietes sāktu maksāt nodokļus. Lai būtu lielāks budžets valstī, tas arī viss. Jo līdz tam notikumam vīrietis bija galva, viņš maksāja, viņš strādāja, sieviete vai audzināja bērnus, vai darīja to, ko viņa gribēja darīt, bet vīrietis strādāja skaisti savā ziņā. Ja sieviete grib strādāt, lai viņa strādā. Man nekas par to, bet ir jautājums par sistēmu. Un šis viss notikums bija tikai tāpēc, ka, lai arī sieviete spētu strādāt, un lai viņa maksātu nodokļus. Un ko tas nozīmē? Budžets reāli palielinās uzreiz par pusi. Varbūt, ka gluži par pusi nē, jo vienmēr tiek runāts par to, ka sievietēm maksā tomēr to summu mazāk nekā vīriešiem, bet šis arī nav viennozīmīgi. Tas ir arī jautājums, par ko es pēdējā laikā daudz esmu domājusi, un man ir, kopš es esmu kļuvusi par zēnu mammu, es vīriešus uzlūkoju nedaudz tā kā empatiskāk, jo man pašai ir vīrieši. Bet tajā pat laikā pēdējā laikā esmu secinājusi, ka sievietei ir jābūt savai naudai, jo mums nekas nav apsolīts. Nedrīkst ne uz vienu klibot, nav garantija, ka tu esi laulībā vai kā. Var notikt jebkas, un ja tev ir bērni, tev ir ļoti liela atbildība ne tikai par sevi, bet par bērniem, ir jāstrādā. Ir jābūt savai naudai. Bet es piekrītu tev par to arī, ka mūsdienās tā sistēma ir sievietei ļoti nedraudzīga, jo sievietei ir mūsdienās 4-5 darba slodzes. Un ja katru šo jomu algo cilvēku, kurš to funkciju pilda, teiksim, auklīte, kas tev rūpēs un menedžē bērnus, pavārs, kas tev iepērk pārtiku un pagatavo maltītes, uzkopšanas servis mājās un visa vēl veļas šķirošanas un gludināšanas tēma, tās ir diezgan liels slods ar visu to, ka mums tur ir automatizēta visāda sadzīves tehnika. Plus vēl, ja tu ej algotā darbā, kur tev ir regulē līgums un kur tev ir jābūt formā un vienmēr tā kā uzdevuma augstumos, tās ir vismaz 5 pilnas slodzes. Es uzskatu, ka arī vīrietis ir kā viens pilns darba laiks, jo attiecības arī ir ļoti liels darbs. Un tāpēc es varu tikai apbrīnot sievietes, kuras dara to visu. Un nebrīnos arī, ka tieši sievietēm mūsdienās ir veģetatīvās distonijas, izdegšanas sindroms spēcīgi un depresijas, jo mēs neesam dizainēti šādu slodzi uz sevis nest. Nesaņemot atalgojumu pārsvarā par vairumu no tā, ko es iepriekš esmu nosaukusi. Vai mēs gribam kaut ko vēl atgriezties pie mūsu mīļajiem potēm? Man tas pods galīgi nav mīļs, tāpēc es arī savā brīvajā laikā, un tas ir mans sirds darbs, bet arī konsultēju vecākus, var sarunāt sazvanīšanos online, ko arī izmanto, un mans novērojums ir, ka to pārsvarā uzdāvina savējiem jaunajiem omes, atmodušās omes, kurām ļoti rūp mazbērniņš,
kad gaida, teiksim, dēls vai meita, jā, ģimenē, ka viņi sarunā šādu konsultāciju. Kristīna lūdzu parunā. Mēs vienkārši parunājam, un es argumentēju, uzdod jautājumus, un man ļoti patīk tā atmosfēra un tas, kā cilvēkam kļūst skaidrāks kaut kas, kas iepriekš nebija skaidrs. Bet par potēm es domāju, jā, zini, ko es vēl gribu pateikt. Viens tāds fenomens ir mūsdienās. Tās ir jau mūsu pieminētās alerģijas, ko tā dēvējam, ka bērniem ir dažādas nepanesamības alerģijas jau kopš agrīna vecuma. Un tā kā es 9 gadus esmu bijusi šī jautājuma izzināšanas tēmā, tieši par potēm, sastāvdaļām, blaknēm, kontraindikācijām un saistītiem pētījumiem ārpus Google burbuļa, ārpus lobija burbuļa. Ļoti interesanti ir tas, ka vīrusi potēm, domātie, ko pēc tam ievieto novainātie vai inaktivētie dzīvie, tiek audzēti daudz tādās barotnēs. Viņiem ir nepieciešams olbaltumvielas, lai varētu uzaudzēt šo te vīrusu, ko pēc tam ievietot antigēnu veidā vakcīnā. Šajās barotnēs sastāvdaļas ir pārsvarā tas, ko cilvēki pēc tam lieto pārtikā. Lielopu želantīns, maizes raugs, laktoz piena daļiņas, Cēļa embrija kaut jā, kāda, cēļa tur viss embrija, kaut kas tur ir. olu kaut kādas daļas, arī vitamīnu un aminoskābes. Un kaut vai mikrodevā nonākot organismā vakcīnas veidā, šīm te daļiņām jautājums ir, vai organisms uz to pēc tam nereaģē kā uz iebrucēju un antigēnu un neveido antivielas, kas izpaužās kā alerģiska reakcija un nepanesamība. Turklāt var jau teikt, ka mums taču dabiski mūsos ir dažādi vitamīni un aminoskābes. Tur jau tā lieta, ka organisms sāk strādāt pats pret sevi, un tās ir autoimūnās saslimšanas, kad organisms vairs nesaprot, kāpēc viņam pots veidā, pret ko ir jācīnās, ir iepotēts tās daļas, kas viņam dabiski ir iekšā, un ka pret to ir jāaizsargājas. Un tas man atvēra acis, tā ir mana versija uz to, kāpēc tik garas rindas mūsdienās ir pie alergologiem, dermatologiem, kāpēc bērniem ir jānākas pirkt visādu specializēto pārtiku, kas ir arī daudz dārgāka par parastajiem produktiem, un kāpēc šādā veidā ir vispār traucēta dzīves kvalitāte, jo tas, ka nevar lietot uzturā kaut kādus konkrētus produktus, rada, protams, milzu neērtības tam bērnam dzīvē un arī vecākiem. Riekstu alerģijas, ola alerģijas. Diezgan ir dzirdēts. Alerģijām noteikti ir arī citi tie veidošanās mehānismi. Alerģija ir reakcija uz svešu, tad, kad organisma izvada orgānu sistēmas nespēja tolerēt vairs svešu, jo organisms ir pilns ar toksīniem. Un bērni nepiedzimst kā baltas lapas, jo bērns izaug mātes miesās, mātes augļodaņos. Mātes imunitāte. Jā, un reti, kura māte attīrās no parazītiem, sēnēm, patogēniem, tā sēņu visa vide daudziem ir pārsniedz to, kas būtu tolerējams līmenis. Ja? Un vienā brīdī tika arī nogriezta tā joma kā parazitoloģija. Padomu laikā tu droši vien nesi kastīti tur uz analīzēm, kaut kādu sērkociņu kastīti. Mūsdienās tas tika nogriezts, jo it kā analīzes neuzrādot parazītus, bet ar tādām metodēm, kā tiek veikts analīzes, viņas arī neuzrādīsies, parazīti ļoti prot slēpties, tās ir visādas parazītu olas, mikroparazīti, trihomonādes, vispār jaunām meitnēm es neieteiktu ielaisties dzimuma attiecībās, labāk ir kaut kāds viens
partneris, jo tur arī notiek visa šī apmaiņa. Es saprotu, ka vakcīnu apmaiņa arī var notikt. Jā, Tajā procesā uz nepotētu cilvēku. caur gļotādām Mhm, noteikti nododas informācija smalkā plānā, pavisam noteikti, diemžēl. Bet jā, un tā ir, tas arī, kā jau mūsdienās tiek daudz viet runāts, tā ir onkoloģija, un mūsdienās ļoti jauni cilvēki jau slimo ar onkoloģiju, un tāpēc jāskatās, kur tam kājas auga. Tas nav vienkārši tik viennozīmīgi, ka no gaisa nokrīt. Tas jau ir formējies, jau ilgstoši. Jā, es saprotu, pēdējā laikā uzdūros tādas informācijas, kuru gan es nepārbaudīju, bet ka nav tā, ka tu, teiksim tādu tavu pielīp tie tārtu parazīti, ka tu viņus no kaut kurienes dabū. Es saprotu, ka ķermenis pats šos parazītus izveido, lai no tevis izvadītu toksīnus, kā piemēram tos pašus smagos metālus. Tev ir smagie metāli, ķermenis izveido parazītu, un viņš mēģina no tā smagā metāla atbrīvoties. Tas ir tas, ko esmu dzirdējis. Tā ir viena versija, ka mums, jā, kā jūs arī minējāt, ir kaut kāds līmenis, ka tas ir labvēlīgi un ka tas ir vajadzīgs priekš kaut kādiem procesiem un ka notiek šī miedarbība. Protams, ka mēs nevaram būt pilnīgi brīvi no tā visa. Bet pārsvarā tas pārsniedz normu. Mūsdienās bērniem riņķi zem acīm, bāla āda, bieži slimo. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir tik daudz visu šo liekēžu organismā, parazīti viņi arī sūta mentālus signālus. Viņi ir tie, vecāki saka, bērns kā traks uz saldumiem, uz cepumiem, miltiem. Viņi grib ēst, viņiem garšo cukurs, milti. Viņi uz tā rēķina ēd. Un vēl, tā kā tā pārtika mūsdienās ir tukšāka ar visādiem vitamīniem un mikro-makro elementiem, jo augsne vienkārši ir tukša, viņa jau ir izdedzināta ar tām ķīmijām, ja? Tad arī bērnam tie parazītiem, viņiem jau garšo mūsu vitamīni, viņi jau uz tā rēķina barojas, bērnam paliek mazāk, tāpēc imunitāte krīts. Es saku mamām, pirms laist bērnu uz skolu, uz dārziņu, kuras baidās, ka tik sāksies slimošanas. Es varu pateikt, nesāksies. Patīriet, atrodiet savu metodi, bet nevis ar aptiekas ķīmijas tabletes jūs lūdzu, ja? Kā antiparazitāro programmu bērnam iziet par spīti tam, ko saka oficiālā medicīnas sistēma. Tās mammas, kuras man ir šo metodi praktizē bērniem, 2 reizes gadā, teiksim, viņas saka, nezinu, kāds strādā, bet kopš mēs patīram to, kas ir pārsvarā, bērns, ir beidzies šis aburtais loks ar tām slimošanām. Dažas lietas, ko es gribu tev vēl nolasīt, un pirms es gribēju nolasīt, pieņemsim, zini, kas ir RFK juniors Amerikā. Jā? Jā, es iegulēju viņu, un pirmais, ko par viņu Google saka, vides jurists un aktīvists, kurš izplata pret vakcīnu dezinformāciju un ar veselību saistītas sazvērstības teorijas. Iedomājies, cik liela autoritāte viņš ir un cik liela ietekme viņam ir šobrīd arī. Un pati Google par to viņu saka, tā kā neviens nav pasargāts no šādas nomelnošanas, diemžēl. Un, protams, visiem ir savu plusi un mīnus, es viņam sekoju, daudz, kur es viņam piekrītu, daudz, kur es viņam nepiekrītu arī. Jā. Viņš tiešām kaut ko cenšas izdarīt. Teiks, ar tām pašām vakcīnām arī. Cik es saprotu, viņi tagad sāk vakcīnām izņemt ārā merkūriju. Viņi ir samazinājuši tās devas arī. Jā, tā kā nav obligātas tur vairs bērniem, cik tur, ka piedzimst uzreiz 10 potes. Dzīvessudrabs jau it kā jau ir ticis pirms tām aizliegts. Tas senais nosaukums, jā, bet tas ir pozitīvi, jā, atsevišķos štatos tik tiešām vairākas vakcīnas ir nesen tikušas izņemtas no tā kalendāra, kas tiek saukts valstī obligātais kalendārs, un maldināti vecāki, nezinoši mamma vai tēvs atnāk, un viņiem saka, jums šodien bērnam ir pota. Viņi saka, mēs negribam. Viņiem atbild, bet tas ir obligātais kalendārs. Vecākam rodas maldinoši iespējas, ka tas ir piespiedu obligātā kārtā un ka nedrīkst atteikties. Obligāts tas ir tikai mediķiem valsts pusē obligāti piedāvāt visiem gribētājiem nodrošināt. Un ja man vecāks saka, ka viņam ģimenes ārsts ir šādi pateicis, tad
Es vienmēr jautāju, vai jūs varat turpināt šim cilvēkam uzticēties, jo, piemēram, manā dzīvē nav cilvēku, kuri jebkad mani ir pievīluši vai man samelojuši. Man vispār kontaktu lokā es uzreiz izslēdzu, jo par kādu sadarbību, draudzību, attiecībām var iet runa. Kāpēc jūs turpinat iet pie mediķa, kura ar jums manipulē un maldina? Maldina par to, ka ir obligāts. Vecāki pēc tam saka man, es nožēloju, man intuitīvi negribējās to darīt, man nepatika tas, bet viņa pateica, ka tas ir obligāts, saproti? Un tāpēc ir nu, fantastiski, tāpēc katrs cilvēks, kurš kaut ko runā par šo tēmu, kurš uztur diskusiju, kurš neļauj propagandas mašinērijai vienkārši maukt uz priekšu, dragāt pāri cilvēkiem un maldināt, jo, kā jau tu sākumā teici, mūsdienu pasaulē daudzas izpratnes ir pilnīgi par 180 grādiem pagrieztas kājām gaisā, tās ir arī par dezinformatoriem. Jā, ir kaut kādi cilvēki, kas ir kaut kādi aģenti, kuri tik tiešām pilda kaut kādas funkcijas uzdevums, bet par dezinformatoriem mūsdienās pārsvarā sauc tos, kuri stāsta kaut ko pietuvinātu patiesībai, un pārsvarā šie cilvēki nav nekādi algotņi, viņi nav ne no viena atkarīgi, un īstenībā jau man var, tā kā es esmu arī bijusi profesijā un arī sabiedriskās attiecības studējusi, man var iedot kaut kādu budžetu, par jebkuru cilvēku es varu izveidot melnā PR kampaņu. Par jebkuru var atrast un pagriezt tā un sarakstīt, ka viņam ilgi karāsies visādi internetā, visādas neģēlības par viņu, bet tā ir tā runa par to neērtību un jautājums, kāpēc jūs neesat gatavi cieņpilnai diskusijai, kāpēc vienīgais, ko jūs esat gatavi, ir nomelnot šos te cilvēkus, rakstīt par viņiem dezinformāciju, tāpat kā par mani raksta dezinformācija, ka es esmu kaut kāda nežurnāliste, lai vienkārši pazeminātu. Tās ir vienkārši... Lai izskatītos tavs priekšā slikti. Jā, tas ir vienkārši tāds banāls paņēmiens, kā tevi pazemināt, lai samazinātu to iespējamību, ka kāds tevī vispār klausās. Bet es vienmēr saku, ka tas, kuram mēs rezonējam, tāpatām kaut kādā veidā mūs atrod, sadzird, kad pienāk tas laiks. Un šādā ziņā man ir patīkami vienmēr, ka vecāki arī uzraksta. Jā, pateicoties jums, mēs sākām iedziļināties, saprast, kaut kādā veidā droši vien es esmu mācējusi to informāciju pasniegt tā vai caur savu personību aiznest, ka viņi sāka tik tiešām pieņemt zināšanās, nevis ticībā balstīts lēmums, gan sev, gan saviem bērniem. Vakcīnas ir nenormāla reliģija. Tur ir vairāk ticības kā realitāte, un cilvēks mūsdienās domā, ka viņam jau valsts nemelotu, ka viņi jau grib tikai pašu labāko. Bet tajā pat laikā īsnībā ir, es paskatos citreiz par to, kā viņi nekritiski uzticas mediķiem vakcinācijas jomā, bet tajā pat laikā sūkstās par nepieejamību, par valsts apmaksātu pakalpojumu nepieejamību, par to, cik slikti pret viņiem ir attiekušies tur klīnisko universitāšu slimnīcu uzņemšanas nodaļās, par to, ka viņiem gadiem nesanāk, mediķi nevar viņiem atrast diagnozi, ja? It kā no vienas puses viņi ļoti aizstāv šo te visu balto halātu armiju, kas ir pārsvarā indokrinēti speciālisti, jo viņiem kāds nodod informāciju un viņi to tālāk nodod citiem. Lielāko daļu laika esot noslogoti dažādos darbos, mediķi mūsdienās strādā dažādos darbos. Jautājums, kad viņiem ir laiks vispār izglītoties, jo viņi ir šajā vadlīniju ietvarā atkal jau attiecoties nevis kā pret individualitāti pret cilvēku, bet kā pret kaut kādu vadlīnijām pakļautu objektu. Un, ja to saprot un ja uz to tā plašāk paskatās, tad vēlreiz vienkārši nonāc pie secinājuma, ka tev ir jābūt labā formā, jāskatās, kāds tev ir dzīvesveids, kāda tev ir attieksme vispār pret dzīvi, jo visas slimības rodas smalkajā plānā, tā ir emocija, ko tu neesi spējis apzināties un pārstrādāt, tālāk nonāk mentālajā laukā, ja nav pastrādāts tur, tad jau fiziskajā plānā. Fiziskais plāns gala stacija, tad jau ir tur operācija, kaut kādi medikamenti un kaut kāds medicīniskās metodas. Jā, bet vēl papildinot tevi, man bija tāds video,
kurš saucās Sistēmas upuris. Un tur es tieši stāstīju to, ka cilvēki, viņi mēdz, teiksim tā, teikt sliktus vārdus par politiku, par to, ka mums šeit viss ir slikti, ceļi nav salaboti, tur, šādas te lietas, ja, latvietis vispār, jebkurš cilvēks bieži vien mēdz to teikt, un tie pašā laikā tomēr tāpat akli uzticas. Bet ja jau politiķi nav sakārtojuši lietas, ja jau ceļi nav salaboti, ja jau vēl šis un tas nestrādā, tad kāpēc mēs neuzdodam jautājumus par vakcīnām? Kāpēc šeit mēs tik akli tam visam uzreiz uzticamies? Kāpēc mēs neuzdodam jautājumus? Un kāpēc cilvēks neaizdomājās par to, ka ja jau ir šādi te konspirācijas teoristi, kas pasniedz šādu te dezinformāciju, ka izrādās, ka tomēr vakcīnai ir arī otra puse, par kuru jūs nezināt. Kāpēc viņi neaizdomājās par to, ka tas ir tiek stāstīts ar iemeslu, ka tas nav kaut kāds kukūdi, lulu, šurum, burum no kaut kurienes, ka tam ir vesels reāls iemesls, tam ir pētījumi, tam ir sakritības, blaknes un tā tālāk. Ja tu man to jautā, tad es tev atbildu, ka ir tāds psihis fenomens, kā kognitīvā disonance, ka tu nevari atzīt sev, ka to savām rokām varēja būt aizvedis un nolicis bērnu uz kušetes, ka viņam iepotē pēc zemākās cenas principu. Iespējams, tāpat kā ceļu iepirkums, ka tur nepiebar kārtīgi tur to dārgo sastāvdaļu, lai būtu kvalitatīvs asfalts, ka pēc tāda paša principa tas pods taviem bērniem, ja, masveidā ir iepirkts, ka tu taču nevari atzīt sev to, ka tavs bērns iespējams ir ar epilepsijas lēkmēm vai ar visādām trakām diagnozēm, tāpēc, ka tu pats savam rokām viņu aizved. Vieglāk ir pateikt, nē, es to nepieņemu, psihe to vienkārši nepieņem, un īstenībā psihe ir aizsarga mehānisms, plus otrs ir aizkaļķots čiekurveida dziedzers. Un kad ir antena tev nav, tu neuztver lietas, kādas viņas ir, tu viņas uztver tādas, kādas tu viņas gribi redzēt, un tas ir arī iemesls, kāpēc mēs dzīvojam sabiedrībā, kur arī sievietes ļoti ātri noveco, palaižās. Tas ir tāpēc, ka dzīvo ļoti daudz cilvēku līdzatkarībā no meliem sev, līdzatkarīgās toksiskās attiecībās, tas ir arī tas smago metālsloks organismā, ka ir liekas, ir ilūzija, ka ir smagi kaut ko mainīt, un tāpēc viņiem psihe nav elastīga arī, viņiem smadzen nav elastīga, viņi kā strādā vienā darbā, viņi gadiem var strādāt, viņi tic zinātnē, viņiem psihe nespēja uztvert kaut ko ārpus kastes. Un tā ir tā vienkārši atbilde, tāpēc kādreiz, ja par mani kaut ko kāds dezinformē vai kaut ko internetā ķengā, es uz to skatos bez emocijām pārsvarā, jo pirmās klases skolēns, viņš nesapratīs 9. klases vielu, no viņa to arī nevajag prasīt, viņš var uzzīmēt tur uz tās grāmatas kaut kādu ķēmu, viņam tur ir kā melna bilde, viss, kas ir rakstīts tā grāmatā, ja. Un tāpat arī šie te visi, zinātnes ticīgi, ir zinātnes joms, kur noteikti ir fantastiski cilvēki, mums arī Latvijā es pazīstu personīgi fantastiskus zinātniekus, bet viņus jāsaka vieno visus viena lieta, viņiem nav finansējuma, viņi ir fantastiski ģeniāli gudri, bet finansējumi viņiem nav savukārt tiem, kuriem ir finansējums. Tādus zinātniekus pārsvarā mēs necienām, jo tas nav tīrs darbs godīgs. Jā, kāpēc vispār es pieskāros pirms tam par RFK junioru, es uzdūros uz video, kur viņš stāsta par to, un es tagad nolasīšu, citējot viņu, par tēmu par vakcīnām, bet šeit konkrēti. Tad juniors stāsta, ka CDC, kas ir Veselības institūts Amerikā, 1999. gadā veica pētījumu par vakcinēto un nevakcinēto grupu. Viņi piesaistīja zinātnieku komandu zem beļģu pētnieka Tomasa Verstratīna un veica analīzi tieši uz B hepatīta vakcīnu zīdaiņiem un pret bērniem, kas saņēma to vēlāk vai nesaņēma vispār. Un viņi atklāja, ka vakcinēto grupā bija 1135% riska pieaugums autismā. Un šo pētījumu mēģināja slēpt, ka arī dati tika vairākas reizes manipulēti. Tie ir viņa vārdi, tas ir tas, ko viņš stāstīja
Es saprotu, ka tas nav pierādīts, jo to viņš vienkārši stāstīja. Un, protams, šeit ir jautājums, vai mēs varam ticēt tam, ko viņš stāsta, vai nē. Vai ir kāds komentārs par šo? Skatoties autisma pieauguma līkni, mūsdienās Amerikā jau tuvojas, ka 1 no 10 bērniem ir autistiskā spektra traucējumi. Man liekas, 1 no 4 jau. Un skatoties to, ka paralēli tam tieši laika līnijā, laiks ir arī tāds mākslīgs konstrukts, bet ir palielinājies kalendāro vakcīnu skaits, man tur nav jautājumu. Man nav jautājumu arī par to, zinot, ka vakcīnas ir viens no veidiem, kas var izprovocēt šo te spektru. Par autismu mūsdienās ir daudz dažādu versiju, kas tas vispār ir. Kāds saka, ka tie ir kaut kādi jaunā tipa bērni. Es saku, ka tie ir bērni, kuriem ir smadzenēs satikušies ķīmiskas vielas un ir izjaukuši līdzsvaru, un ka tas bērns nav ne šajā pasaulē, ne tajā pasaulē. Viņš ir kaut kur savā uztverē pa vidu. Tas ir bioķīmisks process, un šādiem pētījumiem, tā kā tu saki, nav pierādījumu, man nevajag pierādījums. Zini, labāk, lai bērns pārslimo veibakas, nekā visu mūžu ir ar autismu. Un tas ir arī īsais jautājums, īsā atbilde par to, kāpēc es, pat ja man samaksātu, lai es eksperimentāli aizvedu savus bērnus uz kaut kādām potēm, man tas šķiet fiziski nepatīkami un vardarbīgs akts durt bērna ķermenī ķīmiskas toksiskas vielas. Un kur vēl pēc tam vecāks vispār nonāk pēc tam vienkārši ķīlnieka lomā, jo viņam ir slims bērns, viņam nav laika un viņam nauda un laiks aiziet tā bērna kaut kādām rehabilitācijām ārējām, kas arī pārsvarā nav bioķīmiskā līmenī un nerisina to problēmu, risina tikai funkcionalitāti kaut kādu. Tas nav saknes līmenī un nespēja arī piedzīt kompensācijas no šiem te farmācijas gigantiem, un starp citu šie te farmācijas giganti pamatoti tiek dēvēti par slepkavām recidīvistiem, tāpēc, ka viņi ik pa laikam samaksā ļoti liels sodnaudas par to, ka viņu produkcijas dēļ ir bojā gājuši cilvēki un turpina tos ražot un pārdot. Tas nozīmē atkārtot vienkārši darīt tos pašus noziegumus, atpērkoties ik pa laikam. Sistēma to tolerē, kāpēc, lai netolerētu toksisku vielu injicēšanu bērniem. Pēc tam pat nemaz nepārliecinoties par to, vai ir izstrādājušies pietiekamā līmenī antivielu titri. Iepriekšējā podkāstā ar Edgaru Medni es viņam arī tur nolasīju vēl 2 pētījumus, kas ļoti labi pierāda to, ka tā kā nevakcinētie bērni reāli ir veselāki par vakcinētajām grupām. Protams, tie pētījumi nebija ideāli, jo tur bija liels vakcinēto bērnu skaits pret mazāku nevakcinēto skaitu bērnu. Un šie te pētījumi ļoti labi pierāda to, ka vakcinētajās grupās ir ļoti liels pieaugums ļoti dažādās kategorijās. Autisms, ADHD, autoimūnās saslimšanas. Protams, izšau katram tajā zonā, kas ģenētiski ir vājāka. Šāda ķīmija, kā jūs teicu, pote viņa nobrucina, viņa izdara, rada ļoti sliktu ietekmi uz 5 galvenajām organismu sistēmām, pamata bāzi visu. Un, protams, ka man, piemēram, man patīk funkcionējošas zināšanas, un ja es redzu dzīvē ģimeni, kur ir vecākais bērns potēts, jaunāko nav potējuši, viņi saka, tas ir kā diena pret nakti. Izrādās, ka var arī tā dzīvot bērns, ka viņam nav jāslimo 12 reizes gadā, jo dabiskā imunitāte ir aizvietota ar kaut kādu iluzoro mākslīgo, jeb tiešā valodā runājot nokauta. Ja? Es kā 4 bērnu mamma, es varu teikt, ka bērns ir ļoti liels, prasa ļoti lielu resursu. Veselīga bērna aprūpe prasa ļoti lielu fizisko, emocionālo, mentālo, psiholoģisko resursu. Kur vēl slim? Es tiešām brīnos par vecākiem, kuri tā vietā, lai maksimāli nodrošinātu, ka tavs bērns ir vesels, jo ar veselu bērnu ir vieglāk tikt galā un visu šīs te funkcijas veikt, kuri iet un pakļauj savus bērnus
gandrīz drošām hroniskām slimībām. Un viņi cer, ka tik tieši, ka tas bērns būs pasargāts pret kaut kādām retām, bīstamām formām, kuras jau sen ir mutējušas. Tā vakcīna vienkārši netiek līdzi. Viņi taču neatjaunina to vakcīnu. Vīrusi, pat ja tādi eksistē, baktērijas, ja, mutē mainās. Tā ir bioloģija. Mēs redzējām arī šitajā laikā ar to tā saucamo vīrusu, ja, kad no visiem gludekļiem tika solīts, ka tiek uzlabota vakcīna, tagad pret jauno paveidu mēs izstrādājam. Kas notiek ar bērnu vakcīnām? Kāpēc jūs tās neuzlabojat? Tās ir kaut kāds viens universāls štams, un uz tām tad bioloģijas likumi neatiecas. Tas ir tāds melu būris, ja, kurā cilvēki tiek iedzīti un turēti, un viņi tiek presēti ar tiem meliem tik tālu. Tā ir arī masu manipulācijas tehnika, kamēr paši notic tik tiešām un sāk dzīvot un paši izplatīt jau šos melus tālāk. Tāpēc, ja man kāds sāk kaut ko pārmest vai mācīt, ko man darīt ar maniem bērniem, jautājums ir, cik dzīves ir tās tavas zināšanas un cik tu vispār esi adekvāts tajā, ko tu nes cilvēkiem, un parādi vispār, kā tu pats dzīvo. Kāds tev ir mājās, atmosfēra, cik veselīgi ir tavi bērni. Kad es ieraugu mediķus šos te ar plus 20 kilogramiem svara, jautājums, ko tu man vari iemācīt par veselību? Jā, bet tas ir tas, ko es arī pats esmu ievērojis vispār kopš es sāku šo te visu gaitu sociālajos tīklos, runāt par veselību un par konspirācijām un tā tālāk. Bieži vien tie cilvēki, kas komentē, pilnīgi pretējo, ka viņi negrib uzticēties, ka liela daļa vienkārši dirša virsū, es atvainojos, jā. Tā kā nav argumentu, vienkārši ir uzdirsiens. Un es bieži vien apskatos tos viņu profilus. Viņi ļoti bieži ir tiešām ar lieko svaru. Izstāsta, ka viņa paša dzīves nav sakārtotas. Vai arī vienkārši puķis profila bildē. Jā, vai arī vienkārši puķis profila bildē. Un ja jau tu uzskati, ka man nav patiesība, tad parādi ar savu dzīvi pretējo. Vai ne? Bet cik daudz ir spējīgi to izdarīt? Ļoti maz. Ļoti maz, vai arī vispār ne. Vēl viena lieta, ko es atcerējos, es redzēju arī, ka ļoti daudzas vakcīnas vispār, tā ka viņas uzstājas un viņas iepotē, viņi seko tam bērnam 5-7 dienas tikai līdzi un viss. Un pēc tam, viss viņam 5-7 dienās nekas nenotika, tad viss ir droši. Kā tu domā, kurš seko līdzi? Tie, kas uzstājas to vakcīnu, ka viņi iepotē, tad viņi vēl pēc tam 5-7 dienas seko līdzi vai nav kādas komplikācijas. Klīnisko pētījumu ietvaros? Jā, un tas ir viss 5-7 dienas. Kas notiek pēc 10, 20 mēneša? Kas notiek pēc gadiem? Sakritība notiek, tikai sakritība. Jā, tikai sakritība notiek, jā. Vēl vairāk kombinētās potes izpētes laikā. Latvijā ir tāda kombinētā potes 6 vienā. PubMed datubāzē ir vairāk pētījumu par to, ka cik un kādi zīdaiņi piedalījās tajā klīniskajā pētījumā, un ka klīniskā pētījuma gaitā man šeit 2 vai 3, precīzi vairs neatceros, šie zīdaiņi gāja bojā. Viņi turpināja pētījumu, turpināja palaid šo te vakcīnu tirgu, pasakot, ka tā noteikti ir tikai sakritība. Jā, superīgi. Vēl, kad es ievācu informāciju par tevi internetā, es uzgāju vienu X.com ierakstu. Tie ir mani mīļākie draugi, ko es ik pa laikam pamonitorēju. Viņi man velta daudz enerģijas un ik pa laikam man seko. Tāpēc es jūtu, ka kaut kāda būtības daļa un kaut kāda daļa no čiekurveida dziedzera nav galīgi aizskaļķosies, jo viņiem tā Kristīna ļoti rezonē. Viņi skatās, viņi patērē. Īsti līdz viņiem tās zināšanas nenonāk, bet kaut kas piesaist. Pašu dzīvi viņi negrib dzīvot savējo. Tad kardinālis ravus. Varbūt jā, anonīms konts. Jā. Īstenībā gribētos, lai cilvēks neslēpjas, kurš zina, kas aiz tā cilvēka stāv. Padodiet man lūdzu ziņu.
Šis cilvēks raksta, Kristīna Duņaca savakcinēja šodien visus savus 4 bērnus, veica revakcināciju sev un vīram. Nožēlo, ka neizdarīja to agrāk un ka mudināja citus nevakcinēties. Atzīst, ka Telegram kanāls Vakcina realitāte bija sociālais projekts, lai apzinātu pošmīžu skaitu Latvijā. Vai tur viņam ir publicēts mans TikTok video Nē, tur ir tikai 1. teksts. aprīļa par to, ka mēs devāmies uz masalu vakcināciju? Bet tas ir 1. aprīlī postots arī. Aha, Jā. jā. Nu, es domāju, ka viņš redzēja manu video, jo viņš ik pa laikam skatās manu TikTok profilu, un tur tā kā ziņās tur bija rādīts, ka masalu vilnis nāk. Nu, tad es arī uzfilmēju video, ka mēs arī aizbraucām. Tā tik tiešām bija 1. aprīlī. Mhm. Bet, jāsaka, ka joki, ne joki, taču ir kaut kāds, kā es vecākiem saku, ir kaut kāda vienmēr kaut kāds, kaut kāda robeža, ka tu par kaut ko esi tik ļoti pārliecināts, ka tev nav šaubu. Un tiem, kuri ir tā kā, jā, bet kā var nesavakcināt? Ja nu tomēr, ja es nesavakcinēšu un viņš saslims, vienmēr saku, tad jūs vēl neesat pietiekami zināšanu ieguvuši par vai pret. Jo tad, kad tu zini, tev nav šaubu, un šajā dzīvē nekad nevarētu būt tāda situācija. Es nezinu, kam būtu jānotiek, lai Kristīna Duņaca sāktu ticēt, ka industrijas veidotās masām iepirktās par nodokļu maksātāju naudu sintētiskās šīs vakcīnas, ka viņu inicēšana pa taisno muskulī bez jebkādiem filtriem un aizsargu mehānismiem nonākot asinsritē un orgānu sistēmās ir kaut par tik, cik māns aiz naga derīgs, labvēlīgs cilvēka veselībai. Es domāju, ka dosimies uz noslēgumu, un es noslēgumā gribētu nolasīt bet vairākus citātus no autoritātēm, no ārstiem. Cilvēki taču uzticās autoritātēm. Sāksim. Tātad lielākie meli, kas jebkad cilvēcei stāstīti, ir tas, ka vakcīnas ir drošas un efektīvas. Daktaris Leonards Horovits to teica. Sabiedrība ir traģiski neinformēta par vakcīnu riskiem valdības un galveno mediju cenzūras dēļ. Daktaris Marks Gejers. Galvenais, ja nevienīgais iemesls milzīgajam vēža pieaugumam ir bijusi vakcinācija. Daktaris Roberts Bells, kādreiz viceprezidents International Society for Cancer Research. Vakcīnas ir ļoti bīstamas, tās nekad nav pietiekami izpētītas vai pierādītas kā efektīvas, un tām ir nelabvēlīga riska un ieguvuma attiecība. Daktaris Alens Grīnbergs. Savā medicīniskajā praksē esmu ārstējis gan vakcinētus, gan nevakcinētus bērnus, un nevakcinētie bērni ir ievērojami veselīgāki par vakcinētājiem. Daktaris Filips Inako. Es nonācu pie secinājuma, ka visa vakcīnu industrija patiesībā ir milzīga maldināšana. Lielākā daļa ārstu ir pārliecināti, ka vakcīnas ir noderīgas, taču, ja rūpīgi analizē statistiku un šo slimību vēsturi, kļūst skaidrs, ka tas tā nav. Daktaris Arkivīdis Kolokerinos. Un vēl 3 palikuši. Ir bīstami maldinoši apgalvot, ka vakcīnas padara mūs imūnus vai pasargā no slimībām, jo patiesībā, manuprāt, ir tieši pretēji. Vakcīnas tikai iedzen slimību dziļāk organismā un veicina tās hronisku klātbūtni. Dakteris Ričards Moscovits. Vakcinācija nedarbojas un tā ir bīstama. Mums vajadzētu sadarboties ar dabu, nevis cīnīties pret to. Dakteris Lendons Smits. Un pēdējais, nav zinātnisku pierādījumu, ka vakcinācija sniedz kādu labumu, taču ir skaidrs, ka tā rada ievērojumu kaitējumu. Dakteris Gerhards Buhvalds. Brīnišķīgs citāts atlasīja. Ļoti fantastiski, ka mums ir domājoši ārsti, kuri uzlūko cilvēku kā patiešām dzīvu būtni, katram ar savu ceļu, un piebilstot, ja drīkst, Droši. lasījumu kāds imunoloģijas profesors atzīšanos par to, ka viņa agrāk bijusi par potēm un vienkārši darījusi mehāniski savu darbu,
un arī konsultējis vecākus, rekomendējusi, jo tā viņai mācīja. Un vienā brīdī pār viņu ir nākusi atklāsme, nu, tā kā apskaidrība, un viņa, kā imunoloģijas profesore, kura ir arī strādā Imunoloģijas institūtā Maskavā, viņa norāda, ka imunoloģija ir viens no smalkākajiem mehānismiem, un jo vairāk viņa studē šo jomu, jo vairāk viņa saprot, ka viņa maz zina, jo tas ir liels lauks, un ka vakcīna ir smaga, brutāla operācija, imunoloģiska operācija. Tas nav kā tas tiek pasniegts vecākiem, odiņš iekoda, špricīte. Ir jāpieiet, ir jāsauc lietas īstajos vārdos. Ja jūs veicat saviem bērniem šādas te imunoloģiskas operācijas, rēķinieties, ka līdzsvars tiek izjaukts un ka pēc tam iespējams būs arī jāmazina sekas ar medicīniskiem līdzekļiem, ko mēs arī redzam, visas šīs hroniskās saslimšanas. Liels paldies, ka atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Parasti mums ir ļoti pierasts, kad mēs ejam ciemos vai mēs gribam kādam labu, mēs nopērkam alkoholu, mēs nopērkam šokolādi vai jebko citu, kas ir ar to saistīts, taču es gribu parādīt piemēru, ka var arī citādāk. Un es tev vēlos dot dabas multivitamīnu, kas ir olas no laukiem. Fantastiski, paldies, maniem bērniem ļoti garšo olas, omlete. Tā kā liksim lietā, paldies, cik mīļi. Super, paldies, ka atnāci. Paldies, Pēter.